Labdien, cienījamie vecāki! Labdien, bērni, kas atnākuši! Tā kā prieks jūs redzēt, šī ir otrā nodarbība ciklā, vai gribi būt par ienaidnieku saviem bērniem. Un, protams, mēs negribam būt par ienaidnieku saviem bērniem. Un tā, kad mūsu bērni izaugs lieli, kas šobrīd sēž kā pusauģi, ja, tad noteikti viņiem arī nav nekāda vēlme, griba būt par ienaidnieku saviem bērniem. Ja? Bet bieži arī šīs dvēseliskās un garīgās lietas mēs pārmantojam no saviem vecākiem. Un tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka jūs nākiet kopā ar bērniem un kad ir kaut vai maza saujiņa, bet toties ir cilvēki, kas grib saprast un kam tas interesē. Tā. Es arī gribu pateikt paldies līdzfinansētājiem, ja, kas ir Nacionālais attīstības plāns 2027 un Sabiedrības integrācijas fondam par ģimenei draudzīgu vidi un sabiedrības veidošanu. Es arī pievēršos tiem, kas vēro mūsu tieši saistē un pasaku paldies. Tiešām skatieties, tas ir noderīgs materiāls, tas viss ir atkarīgs no jums, tikai cik jūs gribiet paņemt, cik jūs spēsiet saņemt, tas ir atkarīgs no jums, jo mēs jau varam dot, bet ja cilvēks nav spējīgs paņemt un saņemt, tad mēs neko arī nevienam nekad dzīvē nevaram iedot. Tā, un šodienas tēma 13 killeri, kas sagrauj iespēju būt laimīgam un veiksmīgam cilvēkam. Ja? Varbūt tā tēma šķiet tā kā dramatiska, varbūt tāda jocīga, kāpēc ienaidnieki, kāpēc killeri, kāpēc vispār tas ir vajadzīgs. Ja? Bet es zinu, ka tādi cilvēki, kuri iet dvēseles un attīstības ceļu, kādreiz arī pasakas, un arī Dieva vārds ir ļoti dramatisks. Kāpēc? Varbūt kāds var atbildēt. Kāpēc viņš vajadzīgs ir tik dramatisks un tik skaļš un kādreiz ļoti pat sāpīgs? Jo? Lūdzu, iesaistieties. Jā, jo parasti, ka mēs tā paijājām, cik tu labs, cik tu skaists, cik tev skaista kleita, ja tad drīzāk neko mēs labu tam cilvēkiem neiedosim. Ne visiem. Bet, diemžēl, ir vajadzīgs cilvēkam kādreiz ļoti skarba pieredze gūt, lai viņš beidzot nostātos uz tā zelta vidusceļa. Un, diemžēl, arī, ja viņam ir kādreiz skarba pieredze, arī ne visiem cilvēkiem arī tas palīdz. Tā atkal ir mūsu izvēle. Lūk. Jā. Gribam darīt vienu lietu. Es pat esmu piemērus uzrakstījusi, ja? Bet pēc brīža mēs gribam darīt pavisam kaut ko citu. Pasakām brīžiem jā, kā arī šodienas šo sanākšanu. Jūs ziniet, cik cilvēki atbildēja, jā, mēs nāksim, mēs būsim. Ja? Un pēkšņi kaut kas atgadās, viņš otrā dienā pieceļās, un es nezinu, kāda apsvērama dēļ, viņš vairs nenāk, un viņš pasaka tomēr nē, bet ir vēl atrunas, kas ir starp citu viens no lielākajiem killeriem. Atrunas, novilcināšanās, un tas, ka mēs atrunājam savu laimi, principā, ļoti veiksmīgi mēs to esam iemācījušies atrunāt savu laimi. Bailes, šaubas, neizlēmība, un mēs sākam domāt, ka tas vispār uz mani neattiecas, bet īstenībā kādreiz pat uz tiem cilvēkiem, uz kuriem visvairāk attiecās šādas nodarbības, visbiežāk arī viņu šādas nodarbības arī neapmeklē. Un tad vēl tāda interesanta lieta. Kādreiz mums šķiet, ka viss ir kārtībā, mums it kā viss pietiek, vai ne? Bet mēs jūtamies nelaimīgi. Es domāju, ka katrs, es arī esmu to pieredzējis, es domāju, ka katrs veiksmīgs cilvēks, kurš aug tīri labā ģimenē, gan sociāli, gan emocionāli. Jā? Bet mēs jūtamies nelaimīgi. Vienkārši labākais vārds nelaimīgi. Mums kaut kā pietrūkst. Vai jūs ziniet, kas? Nu, iesaistieties arī. Mēs par to šodien runāsim. Jā, emocijas, jā, sajūtas, mēs pat nemākam viņus nosaukt vārdos, jo mēs vienīgais varam pateikt, kad es nezinu, kā es jūtos, vai man vienalga, vai labi, vai slikti, jā, kas īstenībā neko nenozīmē. Mēs nemākam nosaukt emocijas, un pieauguši cilvēki nezin, kad īstenībā ir 30 un vairāk labie emociju un sajūtu vārdi, un tikpat labi arī sliktie. Mēs zinām 2 vārdus, jā. Un tad vēl tāda viena lieta, ja, kad it kā viss ir ok, bet pietiek parādīties pie apvāršņa kādam vai kaut kam, kas neatbilst mūsu kategorijai vai pieņēmumiem, pēkšņi pārņem dusmas, vēlme aprunāt, nosodīt, kritizēt vai pat nodarīt pāri.
It kā es tā nebiju domājis, bet pēkšņi kaut kāds monstrs manī pamožās, ja, ka man dara organisms vai iekšējā sajūta to, ko es nemaz negribu darīt. No kurienes tas viss nāk, jūs jautāsiet, un tas viss attiecās uz mums visiem. Uz mums visiem, es nesaku uz jums, bet uz mums visiem. Un tad vecāks, kurš mīl savus bērnus, viņš pēkšņi atnāk mājās noguris, redz, ka kaut kas nav izdarīts pēc viņa prātam, mīļā mamma pārvēršas par fūriju vai raganu, kura bļauj, aizrāda, salīdzina, kritizē un nosoda. Un pēc tam pati vakarā sēž mājās uz gultas malas un raud, nu kā es tā izdarīju, es taču tā negribēju. Saprotiet? Ar mani tas ir noticis. Es domāju, ka ja? Un no kurienes tas nāk? Un mēs bērni arī būdami, mēs bērni pieņemam lēmumu, mēs tagad sāksim sportot vai sāksim mācīties matemātiku no jaunā gada, ja? Un paiet laiciņš, un mēs to aizmirstam, parādās kaut kādas atrunas, esam telefonā, mūs aizrauj sociālie tīkli, mums ir citas aktualitātes uzrodās, un domas par futbolu, par matemātiku, it kā vējš, kuru nevar ne panākt, ne satvert. Mēs pieaugam, it kā ķermenī pieaugam, bet emocionāli un jūtas vērā mēs paliekam tādi paši, kā bijām bērnībā. Un kad izaugam, spēlējam pieaugušo spēles, bet iekši bieži jūtamies nobijušies, šaubu pilni un nespējīgi kā mazuļi. Atzīt un pieņemt patiesību, ja izdodas atzīt patiesību, rodas brīvība. Tā kā es saku, Jāņa 8:32 ir, jūs atzīsiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus. Tā ka mēs šodien pavērsim durvis tikai uz to, ka mēs mācīsimies runāt, kā tad patiesībā ar mums ir. Nevis tā, kā mēs gribētu, lai mums ir, bet kā mēs jūtamies reāli šodien un kā mēs varam vispār kaut drusciņi sākt palikt laimīgāki ar iekšējo pasauli. Tā. Un tad, ja atzīsiet problēmu, tad mēs varam izlemt. Vai to paturēt kā problēmu, un šodien mēs to varēsim pa sevi padomājot, reflektēt, ja? Vai pielikt piepūli, lai no tās atbrīvotos, lai no tās tiktu prom, bet mēs varēsim atzīt un arī tāpat paturēt viņu sev mīļu, kā dārgu, kā varbūt ērtu, un nedarīt ar to neko. Tātad, un šodien ar mums kopā būs Andris Ševels, priesteris, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests, teoloģijas doktors par garīgām lietām, kas nosaka mūsu iespēju būt laimīgiem. Un, protams, es atkal atkārtoju no iepriekšās nodarbības atkal šos 3 apļus, ja, ka mēs neesam tikai ķermenis, mēs neesam tikai gars, mēs neesam tikai dvēsele, kura brieži latviešu kultūrā lien to purvu, ja, vai kas dziedāja. Mana kailā dvēselīte, purvu brieni. Ja? Bija tāds, es zinu, kāds pat dziedāja, bija tā dziesma, bet mēs centīsimies nebrist to purvu. Tātad garu reprezentēs Andris Ševels, dvēseli vairāk tā kā un emocijas es, Inga Bite, un par ķermeni, un, protams, viss tas ir saistībā, jo mēs neesam viens atrauts no šiem 3, mēs esam viss viens vesels, un visos mūsos ir gan kustības, gan mūsos ir dvēsele, kas dzīvo kaut kādu dzīvi un kaut ko dzīvē grib iegūt un panākt. Tātad Santa. Un kā pirmo es aicinu Andri Ševeli, reprezentēs mums garīgo sfēru. Lūdzu, es gribētu, lai mēs drusciņu uzceļam garu aplaudējot. Paldies! Lūdzu. Labdien visiem! Vispirms gribu izteikt arī savu tādu prieku un gandarījumu, ka šodien šajā rīta stundā varu būt Balvos, būt ar jums kopā. Pirmo reizi šeit Muižā, pat nezināju, kur viņi atrodās, bet vējs labi atveda uz šejieni un izrādās, ka ļoti pareizi. Un iesākšu arī ar pateicības vārdiem, gribu pateikt arī Ingai un arī visiem organizatoriem un arī nosauktajiem sponsoriem lielu paldies, ka notiek tādi semināri. 2 vārdi par sevi. Es pats esmu dzimis Jūrmalā, tur arī audzis, pēc tam studējis garīgajā seminārā Rīgā, gan arī Polijā, Ljublinā arī iegūju doktora grādu teoloģijā.
Un vairāk nekā 20 gadus kā priesteris es strādāju ar ģimenēm, gan pārus gatavojot laulībām, gan arī palīdzot un atbalstot dažādās krīzēs, grūtību brīžos pārus, kas ir nonākuši tādās grūtās situācijās. Un gribēju šodien arī dalīties ar šo pieredzi, bet iesākt vispirms ar tādām divām tendencēm, ko mēs varam pamanīt arī mūsdienu pasaulē, ka no vienas puses cilvēki ļoti ilgojās pēc attiecībām, cilvēkos ir slāpes pēc attiecībām, mēs gribam komunicēt, bet no otras puses parādās bailes no attiecībām, cilvēki baidās veidot attiecības, jo ir bijuši ievainoti un baidās arī šīs attiecības veidot vai arī bēg no šīm attiecībām. Bet attiecības ir pamats mūsu dzīvē. Arī Bībele ļoti skaidri saka, ka Dievs cilvēku nav radījis vientulībai, bet ir radījis cilvēku attiecībām. Un Bībelē radīšanas grāmatā ir arī teikti tādi vārdi, ka nav labi cilvēkam būt vienam. Un šie vārdi, precīzāk tulkot, tā ir iztulkots latviešu valodā, bet oriģinālā valoda saka, ka nav labi cilvēkam dzīvot priekš sevis. Ja, jo tā problēma bieži ir tāda, ka mēs arī veidojot ģimeni, tomēr cilvēks grib dzīvot sevis dēļ. Nevis otra dēļ, atbalstot otru, dāvājot sevi otram, arī daudz ko saņemot, ja, bet grib vairāk koncentrēties uz sevi. Ir tāds stāsts, varbūt kādreiz esat dzirdējuši, ka pie viena garīdznieka atnāca kāds jaunietis, kurš taisījās pēc nedēļas precēties un jautā viņam, sakiet, vai es būšu laimīgs laulībā? Un tas mūks uz viņu paskatījās un saka, nē, tu nebūsi laimīgs laulībā. Viņš tāds izmisumā, kā nebūšu laimīgs, es gribu precēties, lai būtu laimīgam. Viņš saka, redzi, tu neesi sapratis mīlestības loģiku, tu man jautā, vai es būšu laimīgs. Tā nav mīlestība, tas ir egoisms. Ja tu man jautātu, vai mēs būsim laimīgi, vai es spēšu darīt laimīgu savu otro pusīti, tad es tev teiktu jā, jo tad tu būtu sapratis mīlestības loģiku. Bet ja tu neesi sapratis šo mīlestības loģiku, gribi dzīvot tikai sev, jā, lai es būtu laimīgs, lai man būtu labi ģimenē, tad šīs laimes nebūs. Tas ir aptuveni tā, kā, vīrs un sieva guļ zem vienas segas un viens no viņiem visu segu uzvelk uz sevis. Tad otrs nosalsa. Ja, kad šeit ir svarīgi atrast šo tiešām līdzsvaru. Nezinu, vai esat kādreiz aizdomājušies par to, kāpēc mīlestības simbols ir sirds. Jaunieši, jūs zināt, kāpēc mīlestības simbols ir sirds? No vienas puses saka, ka sirds sastāv no divām daļām, ja? Kad divas daļiņas savienojās un veidojas šī sirds, ja? Jo sirdī ir divi šie kambari. Bet kādu funkciju pilda sirds organismā? Viņa pumpē asinis, saņem un dod, saņem un dod. Tas mehānisms strādā visu laiku. Ja mēs šo mehānismu izjauksim, tad kas notiek? Plīst sirds. Infarkts notiek. Un tāpat arī mīlestībā ir šis mehānisms, ka mēs mīlestību saņemam un mēs mīlestību dodam. Mēs saņemam un mēs dodam. Ja mēs izjauksim šo mehānismu, ja kāds gribēs tikai ņemt, tad viņš kļūs par egoistu. Bet ja cilvēks gribēs tikai dot, viņš var arī izdegt. Dos, un pēc tam viņam pietrūks šīs mīlestības, viņš izdegs. Un tāpēc ļoti svarīgs ir šis mehānisms, ka mēs saņemam mīlestību un mēs dodam. Bērni sākumā, kad piedzimst, viņi ir saņēmēji, viņi neprot dot. Ja? Bērns sākumā viņam ir vajadzīga vecāku mīlestība, uzmanība, laiks, pieskārieni, vārdi, visu bērns sākumā saņem. Bet pēc tam kaut kur aptuveni, tas ir notiek 6, 7 gadi, kā kuram bērnam, ja, no attīstības, ka jāmāca bērns ir dot. Ja? Sākumā viņš saņem, bet pēc tam ir jāmāca dot. Jo ja cilvēks neiemācās dot, tad var gadīties tā, ka viņš izaug, viņš ir pieaudzis cilvēks, bet viņš uzvedās kā bērns, jo viņš grib visu laiku ņemt. Arī Viktors Frankls, tāds austriešu psihoterapeits, kurš ir radījis tādu veselu skolu, logoterapija, jēgas terapija, kad svarīgi cilvēkam atklāt jēgu. Viņš saka, ka cilvēki tā kā iedalās tādās arī divās grupās, ka ir cilvēki, kuri domā, dzīvo pēc tāda principa ņemt. Viņš domā, ka jo vairāk man būs, jo es būšu bagātāks. Un cilvēki tā meklē laimi, grib būt laimīgi, bet viņi ir nelaimīgi, šie cilvēki.
Bet ir cits tips cilvēku, tie, kuri dod. Viņi nemeklē laimi, bet šie cilvēki ir laimīgi, jo viņi ir sapratuši šo dzīves būtību, ka svarīgi ir nevis ņemt, bet dot. Bet es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgs šis līdzsvars, jo, kā jau teicu, ja mēs tikai esam devēji un mēs neko pretī nesaņemam, tad mēs arī varam izdegt. Un daudzās profesijās tagad, es domāju, ka šeit arī varat to labi apstiprināt, ka ir tā saucamais izdegšanas sindroms. Ka pat arī mācītājs, priesteris var tik enerģiski darboties, uz laiku dot, viņam nav laika atpūsties, viņam nav laika kaut ko palasīt, arī palūgt Dievu, meditēt, nav šī laika, tad cilvēks izdeg. Un ir šādi gadījumi, kad cilvēks izdeg un viņš vairs nevar pildīt savu pienākumu. Un tas ir jebkurā profesijā. Un tāpēc meklēsim arī šo līdzsvaru, un šodien arī ļoti svarīgi, lai mūsos būtu šī gudrība, lai mēs atrastu šo līdzsvaru starp ņemt un dot. Un šodien, tā kā mēs runājam par šiem 13 killeriem, tad nezinu, vai vēlāk tajā grupā, vai varbūt arī tagad vēl vienu tāda ievada lietā, teiksim, runājot par bērnu audzināšanu, man ļoti patīk angļu tāds teiciens. Angļi saka, ka audzināšanā ir ļoti svarīgi 3T. Time, talk, touch. Ka ļoti svarīgs ir laiks, kuru vecāki pavada ar bērniem un bērni kopā ar vecākiem. Kad šis laiks kopā pavadītais, viņš dod bērniem drošības sajūtu, jo tā ir jūsu klātbūtne, jūs esat blakus. Šis laiks pavadītais kopā, viņš attīsta cilvēku, jo nevis dators vai kaut kādas spēlītes var bērnam daudz ko dot, bet vecāku klātbūtne, sarunas, būšana kopā ļoti daudz ko dod. Tādi piemēri, 2 piemēri no dzīves, to jau stāsta pieauguši cilvēki, lai mēs redzētu šo saikni, kādā veidā mēs ietekmējam viens otru. Pozitīvais piemērs, viens vīrietis, kuram kādi 35 gadi, atcerās savas attiecības ar tēti. Viņš saka, ka tētis strādāja rūpnīcā un ļoti agri cēlās no rīta un kādos, laikam, 6:30 gāja uz darbu. Un ļoti vēlu vakarā atgriezās, kad bērns jau gulēja. Bet šis dēls saka, bet es pamiegam atceros, ka vienmēr pirms doties uz darbu tētis ienāca manā istabā, es gulēju. Es nezinu, kā es to atceros, saka, bet tētis pienāca pie manis, apsēdās, paturēja mani aiz rokas, noskūpstīja mani un gāja uz darbu. Un tā viņš darīja katru dienu. Viņš saka, mēs ar tēti kontaktējamies tikai sestdienās, svētdienās, bet man ir šī apziņa, ka es viņam biju svarīgs. Varbūt tā laika nebija daudz, bet viņš parādīja ar savu attieksmi, ar savu klātbūtni, ka tu man esi svarīgs. Un tagad otrs piemērs tāds negatīvs, arī atcerās jau pieaudzis cilvēks, ka tētis bija ļoti slavens cilvēks, ļoti slavens jurists. Un viņš, kad atnāca no darba mājās, viņš ieslēdzās savā darba istabā, aizslēdz durvis un teica, ka lūdzu man netraucējiet, jo man ir daudz jāstrādā. Un dēls saka, un es tētim pa vakariem rakstīju vēstules. Un turtiņām tētim paliku apakšā. Un saka, dzīves laikā es uzrakstīju vairākas 20, 30 vēstules. Un saka, ne uz vienu no šīm vēstulēm tētis man neatbildēja. Un saka, es nesu savā sirdī ievainojumu, ka es viņam nebiju svarīgs. Viņam nebija laika priekš manis, viņam bija laiks darbam, visām citām lietām, bet ne priekš manis. Tāpēc šī lieta, vienkārši es tā ilustrēju, lai mēs saprastu, cik ļoti svarīgs ir tas laiks, ko mēs pavadām kopā. Un bērni, teiksim, arī pēc sarunām, es to redzu, ka bērni labprāt pavada laiku ar vecākiem. Tikai bieži mūsdienās vecāki ir noguruši, varbūt pašiem nav gara stāvokļa, kaut kā negrib iesaistīties šajā laikā, ko pavadīt kopā, un tāpēc saka, šeit tev paspēlē spēlēt. Bērni ļoti ātri pierod, izvēlas. Ziniet, kā cilvēks ir ļoti slings pēc dabas. Piemēram, tāds piemērs no zīdaiņiem, kad mamma zīdaini baro ar krūti, un pēc kāda laika dot viņam pienu no pudelītes. Tad ar pudelīti ir tā, ka vajag atvērt muti, un tev tas piens pats līst mutē. Lai no krūts pienu saņemt, vajag strādāt. Un ko bērns izvēlās? Tikko viņam pudelīti piedāvā, viņš izvēlas pudelīti, nevis krūti. Tas tādā ziņā, ka cilvēks vienmēr ir tāds, izvēlēsies to vieglāko pusi. Tā ir viena lieta, tas ir time. Tagad ļoti svarīgas ir sarunas, vārdi.
ja, kad ar vārdiem mēs arī varam viens otru gan, svētīt, gan arī varam nodarīt pāri. Mēs varam ļoti dziļi ievainot cilvēku ar vārdiem. Tāpēc arī vienmēr ir svarīgi šis pozitīvais vērtējums, ka izvairīties no kaut kādas arī tādas lielas kritikas. Parasti saka tā, ja tu bērnu gribi kritizēt, tad 3 reizes viņu paslavē, pasaki kaut ko labu un tikai 1 reizi, lai būtu tāds, 3 uzslavas un 1 tikai kaut kāda kritika. Ja, bet būt tiešām ļoti uzmanīgiem ar vārdiem. Ja, jo vārdi, viņi ļoti dziļi var ievainot. Sevišķi, kad mēs dusmojamies, kad mēs pārdzīvojam kaut kādu spriedzi, esam neapmierināti, tad mēs dusmās, vienkārši cilvēki atnāk pēc tam uz sarunu un saka, es pateicu to, ko es nekad nebūtu teicis, bet biju dusmīgs un tāpēc es arī tā uzvedos, ja, pateicu tādas lietas, kuras. Bet, ziniet, mūsu dzīvē ir tā, ka mēs bieži atkārtojam savus audzināšanas principus, jeb savu vecāku kaut kādas arī kļūdas. Man viena sieviete stāstīja tā, ka, kad viņu audzināja mamma, tad viņa sev zvērēja, ja, apsolīja sev, ka es nekad savus bērnus neaudzināšu tā, kā mani mamma audzināja. Ja, viņa nozvērējās. Ja, bet kad bērni mani izveda no pacietības, es rīkojos un kliedzu uz viņiem tāpat, kā darīja to mana mamma. Ja, kad bieži ir tie mehānismi tik dziļi mūsos, ja, kā arī mēs te dzirdējām, ka svarīgi ir pazīt šo patiesību, ja, atzīt šīs lietas, un tad mēs arī varam kaut ko mainīt, spērt soli uz priekšu. Un trešais ir pieskārieni. Vēl varbūt par vārdiem, sevišķi zēniem, ir ļoti svarīgi viņus novērtēt, uzslavēt, jo ja zēnus nenovērtē ģimenē, tad viņi meklēs novērtējumu uz ielas. Teiksim, pie saviem draugiem. Kad tevi draugi uzslavēs? Tad, kad tu aiz stūra aiziesi un kādu cigaretīti nosmēķēsi, kad tu izsitīsi kādu logu, kad izdarīsi vēl kaut kādas blēņas, tad tevi uzslavēs. Un bieži vecāki neapzinās, ka paši grūž bērnus, lai viņi to uzslavu un labos vārdus meklē pie saviem draugiem, nevis ģimenē. Ja mēs ģimenē to nesaņemam, tad viņi meklēs to pa savam, meklēs kaut kur citur. Un runājot par pieskārieniem, ir tieši tas pats. Ja bērni nesaņem mājās šos pieskārienus, šo maigumu, siltumu no vecāku puses, tad viņi to meklēs kaut kur citur. Daudzās skolās ceļ trauksmi mūsdienās, ka ļoti agri bērni uzsāk tuvas attiecības. Kāpēc? Tāpēc, ka ģimenēs viņi to nesaņem. Un pēc tam viņi meklē to kaut kur citur, lai to kompensētu. Šeit arī kolēģi var palabot, bet es tā esmu kaut ko lasījis, kaut kur man atmiņā palicis, ka amerikāņi pat izrēķināja, cik cilvēkiem ir vajadzīgi pieskārieni, kad aptuveni 15 pieskārieni dienā. Un tagad padomājiet tā, ja cilvēkam vajag 15 pieskārienus dienā, bet jūs esat dienā saņēmuši 10. Parēķinat uz gadu, parēķinat tie 5 reiz 365, cik sanāks. Un pēc tam pareiziniet to gadu vēl plus jūsu dzīves gadi. Cik pieskārienu trūkst. Ja, un ja viņu trūkst, tad cilvēkā rodas bats. Ja, šī piepildījuma sajūta. Un tad cilvēks meklē kaut kā kompensēt to visu. Un meklē to kaut kur citur. Protams, kad bērni ir mazi, tad visi viņus samīļo, ņem uz rokām, noskūpsta, ieejā, ja, un dažādā citādākā veidā pasēž klēpī saviem vecākiem bērniem. Bet pēc tam, kad viņi paaugās, kaut kā visi aizmirs par to, ka šiem bērniem arī ir vajadzīgi pieskārieni. Protams, tas viss mainās. Ja, tur, teiksim, nebūs tā, kad pusaudzi būs viegli samīļot, ja, bet arī meklēt citus veidus. Ja, tur parasti arī tēviem saka, tur paspiest roku, apņemt, tur uzsist uz pleca, kaut kā tos pieskārienus meklēt dažādākā citā veidā. Jā, un tagad ļoti ātri pārējot pie killeriem, tiem, kas iznīcina mūsu attiecības. Kad atcerēsimies arī tādu lietu, ka vienmēr arī garīgajā dzīvē tiek runāts, ka cilvēka dzīve ir ceļš. Ceļā var notikt dažādi, ja, bet ceļš runā par dinamiku, iešanu, nevis stāvēšanu uz vietas. Tas nozīmē, ka mūsu dzīvē ir ierakstīta attīstība.
gribam vai negribam, mēs attīstamies. Nu, teiksim, mēs virzāmies, mēs kustāmies. Vai nu tikai uz priekšu vai atpakaļ. Vai nu ir progress, vai nu ir regress mūsu dzīvē. Bet cilvēks nevar stāvēt uz vietas. Un tas arī ir tāpat arī attiecībās, ka attiecības vai nu attīstās, vai viņas kļūst labākas, vai nu attiecības tad mazinās. Es tādu piemēru dzirdēju, kad, es atvainojos, šeit vīriešu nav, bet kad būs par sievietēm, ja, par vīriešu attieksmi pret sievietēm, kas saka tā, ja kāzu dienā nozog sievu, tad vīrs ir gatavs samaksāt, lai viņu atgriezt atpakaļ. Gatavs ir samaksāt naudu. Bet saka, 10 gadi vai 15, un kāds nozags sievu, tad vīrs ir gatavs piemaksāt, lai viņa neatgrieztos. Es atvainojos, ka ne jau nav vaina sievās, ja? Nav vaina sievās, ja? Problēma ir tajā pašā vīrā, kurš negrib, lai sieva atgrieztos. Bet šeit tas parāda, ka šīs attiecības pat 10 gadiem viņas nav kļuvušas labākas, viņas neattīstījās, viņas tieši notika regress, kaut kas notika, ka šīs attiecības viņas ir vājinājušās. Un tāpēc ir vērts padomāt, un kur ir šīs problēmas, kāpēc tā notiek. Un viena no tādām lietām, par kurām mēs arī, es nezinu, kā tur, kaut kur tur prezentācija arī mums bija, tur kaut kur slaidi, laikam, šeit ir, ja? Šeit ir 13 killeri, jā. Bet, nerunāšu tā pēc kārtas, bet katrā gadījumā viena no tādām svarīgām lietām savstarpējās attiecībās, tas ir tas, ka mēs negribam paši mainīties, bet gribam mainīt citus. Tas bieži arī notiek attiecībās starp vīru un sievu, ja, ka sieva grib, lai vīrs būtu citādāks, bet negrib mainīties pati. Un vīrs atkal grib, lai sieva mainītos, bet negrib mainīties pats. Un tas pats notiek starp vecākiem un bērniem. Vecāki grib, lai bērni būtu tādi un tādi, bet paši neko negrib mainīt savā dzīvē, bet grib, lai mainītos bērni. Bet šeit nevis mainīt citus, bet ir ļoti svarīgs darbs ar sevi. Vajag sākt ar sevi. Un tas labi arī gribēju jums arī pateikt paldies un arī novērtēt jūsu laiku, kur jūs veltat, lai nākt uz tādiem semināriem. Jo tas arī ir, ka jūs iegūstat kaut ko jaunu, jaunas zināšanas, ir lietas, ko jūs varat pārdomāt, ir lietas, kuras jūs varat mainīt savā dzīvē. Tas arī pieder pie šīs jūsu attīstības. Un tāpēc tā vietā, lai mainītu citus, ir jāsāk vienmēr ar sevi. Tāds gadījums arī no dzīves par vienu meitas un mammas attiecībām. Ļoti grūtas bija šīs attiecības meitai ar māti, un meita nolēma doties augusta mēnesī svētceļojumā uz Aglonu un lūgties, lai mamma mainītos. Ja, lai uzlabotu šīs attiecības ar mammu, bet lai mamma mainītos. Ar tādu nodomu viņa gāja svētceļojumā. Tā kā viņa gāja no Rīgas, tad tas ir aizņem aptuveni 10 dienas. Un tad viņas lūdzās tajā nodomā, lai mamma mainītos, lai mainītos viņu attiecības. Un saka, kad es atgriezos mājās, es redzu, ka mamma nav mainījusies. Mamma ir palikusi tāda pati, bet es esmu mainījusies. Tiešām mainījās viņu attiecības, bet ne jau tāpēc, ka mamma mainījās, bet tāpēc, ka viņa pati mainījās. Bet redzat, viņa visu laiku domāja, ka jāmainās citam, bet patiesībā jāmainās sev. Un mūsu dzīvē cilvēkus var iedalīt tādās 3 kategorijās. Ja? Ir cilvēki, kuri mums ir kā spogulis. Spogulī tu vari ieraudzīt sevi. Man pašam, kad es studēju, bija viens konflikts ar mūsu semināra rektoru. Un es nevarēju nekā saprast, kāpēc mani tracina šis cilvēks. Viņa runas veids, viņa, stāja. Un kad es runāju ar garīgo vadītāju, tad viņš teica, ka problēma taču nav tajā otrajā cilvēkā, bet problēma ir tevī. Tu viņā saskati lietas, kuras tu nepieņem sevī. Un kamēr tu nepieņemsi šīs lietas sevī, tu nespēsi pieņemt arī to cilvēku. Redzat, otrs var būt kā spogulis, kurā tu ieraugi sevi. Ja, kad mums ir konflikti, nav problēma tikai tajā otrajā, bet jāmeklē šī problēma arī sevī. Pēc tam otrs cilvēks var būt kā skolotājs, kurš mums māca.
Citreiz tās mācības varbūt ir grūtas, izejams ar kaut kādiem pārbaudījumiem, ciešanām, bet tas arī daudz ko māca. Katrs notikums, katrs kaut kāds dzīves fakts, viņš kaut ko mums māca. Tikai jautājums ir, vai mēs gribam smelt šo mācību no šiem notikumiem. Arī negatīvas kaut kādas lietas daudz ko var iemācīt. Un otrs ir, ka otrs cilvēks var būt mums kā dāvana, ja mēs sakam draugs. Pateicoties kuram mēs mācāmies draudzēties, mēs mācāmies veidot attiecības, mēs mācāmies daudzas citas lietas. Un redzam, kad ir dažādākā veidā mēs varam viens no otra kaut ko mācīties. Bet, laikam, šie 3 tipi ir katrā cilvēkā. Arī mēs kaut kādā dzīves brīdī varam otram būt kā spogulis, varam būt kā skolotājs, varam būt arī kā draugs. Un tāpat arī otrs cilvēks tāpat attiecībā pret mums. Un runājot par savstarpējām attiecībām, arī atcerēsimies tādu lietu, ka visās attiecībās ir konflikti. Konflikti nav problēmas. Vēl šeit iepriekš Inga arī teica par jūtām. Mēs jūtas tā kā iedalam labās un sliktās, bet no morālā viedokļa, garīgā viedokļa, nav labu un sliktu jūtu. Visas jūtas ir labas. Tikai, ja mēs sadusmojamies, šīs dusmas, varbūt aizsardzības mehānisms, ko mēs ar tām jūtām daram. Ja viņas pārvēršas naidā, tad tā ir mūsu izvēle, tas jau ir kaut kas slikts. Jā. Bet ja mūsos rodās kaut kādas, teiksim, jūtas, kuras mēs arī varētu nosaukt sliktas, ka viņas nav patiesībā, morāli mēs vērtējam kaut kādu rīcību, tad, kad mēs brīvprātīgi un apzināti izvēlamies kaut ko. Bet ja jūtas kaut kādas ienāk mūsos, varbūt kaut kādas skumjas, ka viņas arī ir kā kaut kāds signāls, ka šīs arī jūtas kaut ko mums saka. Ja, un tāpat arī mūsu dzīvē ir konflikti. Un tas arī ir normāli, ka mūsu dzīvē, lai cilvēks attīstītos, viņam ir jāiziet caur krīzēm, caur kaut kādiem arī konfliktiem. Tas viss ir ierakstīts tā kā cilvēka dzīvē. Bet ir jautājums, ko mēs ar to daram. Ja, mēs varam būt kā strauss, kurš ierok galvu zemē, dibens ir uz augšu, ja? Bet liekas, ka mēs tā kā, no tās problēmas tā kā esam paslēpušies. Varbūt cilvēks kā ērglis attiecībā pret konfliktiem. Tas nozīmē uzbrukt. Vislabākā aizsardzība ir uzbrukšana. Tad mēs varam konflikta situācijās uzbrukt otram. Bet mēs varam būt arī, tas trešais veids ir būt kā balodim. Balodis ir miera simbols. Kopīgi risināt grūtības, risināt problēmas. Un tas darbs mūsu dzīvē, es varbūt, no garīgās puses, ja, nedaudz par 7 galveniem grēkiem mūsu dzīvē. Viņi iedalās ļoti interesanti, tieši kā šeit bija, ka ir ķermenis, pēc tam ir dvēsele, bet tur ir vārds psihe. Psihe ir psihoemocionālais, ja, stāvoklis. Un pēc tam ir pneuma, gars, ja, ko mēs saucam citreiz par dvēseli. Ja, ka tas iedalījums varētu būt arī tā kā ķermenis, emocijas un dvēsele. Bet var arī iedalīt, kad šī dvēsele tiek saprasta kā emociju pasaule. Un arī šie 7 grēki, viņi tāpat arī iedalās. Saistībā ar dvēseli, par garu, ja, tad ir šie 2 grēki, tā ir lepnība, kad es sevi uzskatu labāku par citiem. Tur ir 2 galējības, vai nu, ka es uzskatu sevi labāku par citiem, vai arī es varu uzskatīt sevi sliktāku par citiem. Tā arī var būt lepnība. Kad cilvēks, piemēram, nepieņem savu ķermeni, jauniešiem pusauģu vecumā ir arī svarīgi pieņemt sevi tādu, kāds es esmu. Citreiz cilvēks nepieņem sevi, piemēram, jaunieši negrib fotografēties. Kāpēc? Tāpēc, ka negrib pieņemt paši sevi. Sevi, nevis negrib, bet vienkārši nepieņem sevi. Ja, ka es negribu sevi redzēt fotogrāfijās, man nepatīku pats sev. Tā ir lepnība. Ja, tu nepieņem to, ko Dievs tev ir devis. Katrs cilvēks ir unikāls. Katrs cilvēks ir personība, tas ir vienreizējs un neatkārtojams. Ja, un tāpēc tā lepnībai var būt dažādas formas, kā parādās lepnība cilvēkā. Pēc tam otrs ir skaudība. Lepnība un skaudība, tās ir lietas, kas attiecās pret mūsu to garīgo dzīvi. Skaudība saistās ar to, ka es sevi salīdzinu ar citiem.
Un šeit arī vienmēr ir tā, ka vai nu es uzskatīšu sevi salīdzinot ar citiem, ka es esmu labāks par otru, vai arī, ka es esmu sliktāks par otru cilvēku. Bet salīdzināšana, tas ir tāds, kā jums to pateikt, tāds ļoti, varētu teikt, muļķīga lieta. Ja? No tas ir jāizvairās, jo katrs mēs, kā jau teicu, esam unikāls, vienreizēji un neatkārtojami. Nav divu vienādu cilvēku. Un kāpēc tev jāsalīdzina sevi ar otru, ka otram ir sava dzīve, viņam ir pavisam cits uzdevums dzīvē, viņam ir pavisam citi talanti, ar kuriem viņš ir apveltīts. Tev ir pavisam citi, tev ir cits uzdevums. Nav jāsalīdzina sevi ar citiem cilvēkiem. Un tāpēc arī ļoti daudzi garīgie tēvi teica, ka izvairies no sevis salīdzināšanas ar citiem. Ja tu nesalīdzināsi sevi ar citiem, tev nebūs skaudības. Bet mācies varbūt, kā ar skaudību cīnīties, mācies pateikties. Arī, ja mēs protam pateikties, un šeit arī garīgajā dzīvē ļoti svarīgi ir, ka, mēs varam, ja ir kāds brīvāks brīdis, vienkārši uzdot sev jautājumu, par ko es gribu šodien pateikt Dievam paldies. Tas māca pozitīvi paskatīties uz, par ko es gribu pateikt paldies. Ka es esmu vesels, ka man ir šī diena dota, ja? Šīs dienas nekad nav bijis vēsturē. Ja, ka šī diena, kāda viņa būs, tas ir atkarīgs arī no manām izvēlēm. Pēc tam varu pateikties par sev tuviem cilvēkiem apkārtējiem. Ja? Bērni var par saviem vecākiem pateikties, sieva par vīru, vīrs par sievu, vecāki par bērniem vai bērni par vecākiem. Ja? Ka mēs varam tādā veidā teikt Dievam paldies par to, kas mums ir. Un tas māca arī mums novērtēt, ka mēs esam ļoti bagāti. Katrs cilvēks ir ļoti bagāts. Bet ko dara ļaunais gars? Ja? Tumsas spēki saka, paskaties, cik daudz tev trūkst. Tavam kaimiņam tas ir, vai tavai draudzenei, vai tavam draugam. A tev tā nav. Un sāc skaust. A skaudība, viņa ir kā ķirmis kokā. Viņš tevi no iekšpuses sēda. Ja? Sāk saēst tevi no iekšpuses. Tas ir tās domas, kas ir graujošas. Viņas grauj cilvēku no iekšienes. Kad tu sāc skaust un nevērtēt, redzēt, kā tev trūkst, ja? Un nevērtēt to, kas tev ir. Bet tieši šī pozitīvā lieta, ja? Kad novērtē, cik tev daudz ir dots. Cik tu esi bagāts patiesībā. Ja? Pēc tam ir divas lietas, kas saistās ar emociju pasauli. Pirmkārt, tas ir slinkums. Ja, kad slinkums, viņš piemīt, kūtrums, slinkums, tas ir tas pats vārds, kad mēs ar to sastopamies ikdienas. Jo katram cilvēkam daudz ko negribās. Citreiz negribās no rīta celties. Gribās atpūsties, liekas, lieciet man mieru. Ja? Tāpat kā Inga teica, ka daudzi pieteicās šodien atnākt uz šeien, uz šo semināru, bet tomēr noslinkoja un neatnāca. Labi, kādam var būt kaut kādi attaisnojuši iemesli, bet citreiz ir tā, ka un daudzās citās lietās garīgajā dzīvē tāpat mēs varam kaut ko palasīt, kaut kādu literatūru, mēs varam palasīt arī Bībeli, ja? Bet mēs bieži noslinkojam, priekš kam varbūt citreiz, kādreiz atliekam uz vēlāku laiku. Tāpat arī lūkšana vai tur svētdienas diena, ja, ka arī mēs varam aiziet uz dievnamu. Dievnamā vienmēr mēs arī bagātinamies, ja, kaut ko jaunu uzzinām, kaut ko pārdomājam, ja, saņemam Dieva svētību, ļaujam Dievam darboties sevī, bet mēs slinkojam. Ja, un slinkums vienmēr tiek ir uzskatīts par grēku, jo tas slinkums, piemēram, arī pusauģiem tas ir svarīgi, ja, ka neslinkot mācīties vai neslinkot kaut kādas citas lietas darīt, jo pusauģa vecumā veidojas jūsu raksturs. Un kāds būs tavs raksturs, kāds tu būsi kā cilvēks, tas ir atkarīgs tieši no tā, vai tu padosies slinkumam vai uzvarēsi šo slinkumu. Vai slinkums tevi uzvarēs, vai tu uzvarēsi slinkumu. Salīdzina slinkumu ar zirgu. Ja? Kad jājus zirga, ja tu labi grožus turi, tad zirgs iet tur, kur tu viņu vedīsi, kur jātnieks gribēs. Bet ja tu neproti vadīt zirgu, tad zirgs skries, kur viņš gribēs. Ja? Un ja tu nespēsi viņu savaldīt, tad viņš tev agri vai vēlu nometīs lejā. Un tāpat ir ar slinkumu. Ja? Vai tu valdi par slinkumu, vai slinkums sāks valdīt par tevi. Bet ja tu padosies slinkumam, tad tu būsi tāds cilvēks bez rakstura. Ja? Tad pusaudzis pēc tam izaugs tāds, kur vējš pūtīs, tur arī viņš. Ja? Nebūs tādas stabilitātes dzīvē. Pēc tam ir dusmas.
dusmas, kuras ļoti bieži arī pārvēršās tādā naidā. Un tas ar to arī ir jāmācās cilvēkam valdīt par šīm lietām, jo kad dusmas arī mūs no iekšpuses mūs sāk iznīcināt. Un ir 3 tādas lietas, kas saistās tā kā ar cilvēka ķermeni. Ja? Tā ir negausība, kad cilvēks neievēro mēru ēdienā un dzērienā. Tas attiecās gan, jo citreiz ir tā, ka mēs piedzīvojam kaut kādu stresu, mēs sākam aizēst to stresu. Mēs sākam daudz ēst. Un pēc tam arī cilvēki paliek, masa. Jā, arī jaunieši bieži tāpat, ir kaut kāds stress, viņš laiku ēd tur čipsus vai kaut kādas citas lietas, un tas viss ļoti pēc tam iespaido cilvēka organismu. Un vienmēr garīgajā dzīvē ir šī gudrība saglabāt mēru. Un, piemēram, runājot arī pieaugušajiem, ka baznīcā nav sausā likumā. Iedzert nav grēks, piedzerties ir grēks. Ja cilvēks tur glāzīti vīna iedzer vai konjaka pat tur vakarā, tas nav grēks. Bet ja cilvēks piedzerās un uzvedās kā cūka, tad tas ir grēks. Kad ļoti svarīga ir šī mēra sajūta. Šeit arī šī lieta ir, savādāk tas arī ir graujošs. Pēc tam ir vēl viena lieta saistībā, to pieraksta cilvēka ķermeni, mantkārība. Ka cilvēks ir mantkārības, ka viņam maz, viņš, kā saka, neapmierinās ar to, kas viņam ir. Viņam visu laiku ir maz. Viņš grib vēl un vēl un vēl. Un bieži tas daudzās jomās tas var būt. Tas var būt arī intelektuālā jomā, šī mantkārība. Varbūt materiālā naudas jomā, ka vienmēr ir maz un cilvēks kļūst skops un negrib dalīties ar citiem. Bet grib visu laiku ņemt un ņemt un ņemt. Un vienmēr būs maz. Šīs materiālas lietas nav piepildāmas. Vienmēr, citreiz skaties arī uz cilvēkiem, cilvēki ir miljonāri, bet viņi ir tik skopi tā vietā, lai padalīties. Un tad ir miljoni, tu uz to pasauli nepaņemsi, kad nomirsi, visu atstāsi šeit, tu nepaņemsi sev līdzi. Tad padalies varbūt ar citiem, palīdzi citiem, kuriem šodien vajadzīga tavu palīdzību. Ir cilvēki ļoti mantkārīgi, ļoti skopi. Un tas arī, tā kā cilvēks atkal grib to visu laiku ņemt, vērst to visu uz sevi. Un arī šeit ir vajadzīga šī gudrība, šī arī prasme ne tikai krāt sev, bet dalīties. Un, ziniet, garīgajā dzīvē bagāts cilvēks nav tas, kuram daudz īpašumu pieder, bet bagāts ir tas, kurš prot dalīties ar to, kas viņam ir ar citiem. Viņš kļūst garīgi bagāts. Un vēl viena lieta saistībā arī ar ķermeni, tā ir nešķīstība. Nešķīstība arī ir tāda, lieta tieši šeit, kad mēs runājam par šo tēmu. Šeit tā tēma saistīta gan ar erotiku, pornogrāfiju, ar citām tādām lietām, ka šeit arī ir, tas ir kaut kāds purvs, kas cilvēku baigi ievelk. Un šeit arī tagad Eiropas Savienībā vairākās valstīs grib bērniem, neatceros līdz kuram, 18 gadiem laikam aizliegt mobīlos telefonus lietot, jo ļoti agri jaunieši ieiet šajās sfērās. Jo to grūti ir izkontrolēt un ļoti viegla ir pieejamība šīm lietām un pietiek tev vienreiz ieiet, tad tev visu laiku izmetīs internets arī tādas satura, kaut kādas filmas, un tu iegrimsti šajā purvā. Un šīs lietas, tad cilvēks paliek fizioloģiski atkarīgs, jo šī problēma pēc tam nebūs vairs garīga, ja cilvēks kļūs atkarīgs no šīm lietām. Es vienkārši pazīstu cilvēkus un arī mēģinu palīdzēt tādiem cilvēkiem, kuriem jau ir 40, 50 gadi, bet viņi līdz ausīm ir iegrumuši pornogrāfijā no 16 gadiem, no 15, citi vēl agrāk. Iedomājieties, cik gadus viņi sēž tajā visā un nevar cilvēks tikt ārā. Viņam ir ģimene, viņam ir savi bērni, par kuriem nes atbildību, bet viņš nevar tikt ārā no šīm visām lietām. Es tur neiedziļināšos tagad, ka šeit arī mūsu vidū ir bērni, bet tas ir vesela joma, kas ir ļoti, ļoti, bīstama. Tāpēc arī ir tādas kristīgās filmiņas, pornogrāfijai nē. Kad arī kaut kādā veidā, lai cilvēku apturēt no šīm lietām. Un šīs lietas, kas grauj cilvēku kā personību,
Ja, šīs nosauktās 7. Un ja mēs sagraujam sevi, tad mēs nebūsim spējīgi arī neko citu, neko labu dot otram cilvēkam. Un tāpēc šīs lietas ir tās, kuras ir jāpamana, kā jau tika teikts, ka pazīsiet patiesību. Ja, mums baznīcā zīmē tādas 7 kāpnes, kas ir kā tāds tā kā baseins, ja, kur notiek kristības. Kristības, tas ir tāds grieķu vārds baptizein, iegremdēt. Un cilvēkam ir jānoiet pa 7 pakāpieniem lejā, tas nozīmē, ka jāiepazīst savi šie 7 grēki, lai tur tajā kristību ūdenī nomirt. Nomirt šiem grēkiem un augšām celties jaunai dzīvei. Un tie 7 pakāpieni, kas izved no tā baseina, tie ir 7 tikumi, kas ir pilnīgs pretstats. Ja tur ir lepnība, tad pretstats ir pazemība. Ja šeit ir skaudība, tad otrs ir priecāties par otru panākumiem. Ja šī pusē ir dusmas, tad no otrā pusē ir piedošana. Ja mēs runājam par slinkumu, tad šeit atkal runājam par tādu darbīgumu, aktivitāti. Ja ir negausība, tad tur ir mērenība kā tikums. Ja runājam par mantkārību, tad tur ir dāsnums. Ja runājam par nešķīstību, tad pretējais ir sirds šķīstība. Ja, kad šīs lietas, šie tikumi, kas palīdz cilvēkam attīstīties un augt. Ja, ka tās ir tās lietas. Un tāpēc arī varam nedaudz par šīm lietām arī pārdomāt, iepazīt, jo tas ir, teiksim, šo varbūt killeru iepazīšana, ja, lai mēs saprastu, nenozīmē, ka mēs esam kaut kādi slikti cilvēki un ka mēs iepazīstam. Nē, ka tas ir tās lietas, ka tu redzi, kur tu vēl vari augt. Ja tu iepazīsti kaut kādas lietas, citreiz, ja mums ir jāizpilda kaut kāda skala no 0 līdz 10, un mēs redzam, ka mēs visur esam nullē. Tad mēs redzam, ka mums ir daudz kas, kur mēs varam vēl iet un attīstīties un augt. Mēs līdz 10 skalai varam pacelties uz augšu. Ja, tāpēc šeit netik daudz, kā saka, bēdāties par to, jo katra cilvēka dzīvē, tas kādreiz arī bija pārsteigts vienos kursos, kad tika runāts par cilvēka raksturu, īpašībām, ja, ka cilvēkam ir aptuveni 20 pozitīvas lietas un 20 negatīvas. Ja, un tas ir kā putnam spārni. Ar vienu spārnu putns nevarēs lidot. Lai viņš varētu lidot, ir vajadzīgi šie 2 spārni. Un tāpēc mums ir jāzina savas pozitīvās īpašības, bet arī jāzina savas šīs negatīvās lietas. Bet šīs negatīvās lietas ir tamdēļ, lai mēs arī varētu iet uz priekšu, lai mēs arī varētu attīstīties, lai mēs varētu cīnīties ar šiem lietām. Ja? Kad arī tas tāds parāda šo progresa ceļu cilvēkam. Laikam ar to varētu beigt. Ja? Vai vēl jāparunā? jā. Labi, tad noslēgšu ar tādu problēmu risinājumu, ar vienu tādu piemēru, kad arī pie viena tāda garīga gudra cilvēka atnāk viens vīrietis, kurš dzīvo ģimenē un visu laiku strīdās ar savu sievu. Un atnāk sūdzēties par viņu, ka man ir problēmas un mēs laiku strīdamies un es nezinu, ko darīt. Ko jūs man ieteiktu? Un viņš striķi un sasiena uz striķa mezglu. Un saka, tagad tu turi vienā pusē striķa, es otrā. Un vilksim katrs uz savu pusi. Un tavs uzdevums atsiet šo mezglu. Viņš saka, tas nav iespējams. Velkot uz šo pusi, mēs vēl vairāk to mezglu savelkam. Saka, ko darīt, kas būtu jādara, lai atsiet šo mezglu? Vajag vismaz vienam atlaist, vai no abi 2 atlaiž un kopā var mezglu atsiet. Un tāpat arī mūsu dzīvē, ja, nevis vilkt uz savu pusi un pastāvēt uz sava, bet varbūt vajag atlaist un kopā risināt šo problēmu, atsiet šo mezglu un problēmu atrisināt. Un jebkuru problēmu ir viegli kopā atrisināt, ja mēs piekāpjamies un ķeramies pie šīs problēmas risinājuma, nevis katrs stāvam pie savas puses un velkam šo striķu uz savu pusi. Un pēdējā tāda doma tagad ienāca prātā, nesen arī dzirdēju tādu salīdzinājumu, ar ko atšķiras bērns no pieaugušā cilvēka. Bērni parasti problēmās vaino citus. Vecāki vainīgi, tie vainīgi, tas vainīgs, tas.
Tā rīkojas bērns. Pieaudzis cilvēks nevaino citus, bet meklē problēmu sevī. Būsim pieauguši. Paldies! Paldies Andrim par šo brīnišķīgo stāstu. Jā, un te mūsu starpā ir jaunieši, kas starp citu ir unikālie dalībnieki. Un nemaz jaunieši nevar būt vēl pieauguši. Bet mēs palīdzēt varam augt pieaugušiem, jo bērni pieaug līdz pat 21, pat līdz 25 gadu vecumam, lai vispār viņi būtu pieauguši. Tāpēc mums priekšā vēl divas brīnišķīgas tēmas, jo es tieši runāšu par pieaugušiem bērniem, cik mēs esam paši vēl joprojām bērnišķīgi. Un kā tad mēs varam savus bērnus pieaudzināt par pieaugušiem cilvēkiem. Paldies, tā kā mēs viens otru papildināsim un turpināsim. Un tagad mūsu brīnišķīgā Santa Ķempele, pedagogs karjeras konsultants, deju un kustību terapeite un cigunu trenere un vēl ēterisko eļļu draugs. Ņemiet vērā, varbūt, kas būs pēc viņas, varbūt ir kaut kas, kam vajadzīgs arī ir kaut kas no smaržu pasaules. Tā kā aplaudējam. Paldies, paldies. Labdien, jāsaka jau labdien. Es šodien atkal braucu no Rīgas ļoti agri un iebraucu pagalmā un saku labrīt. Man atbild labdien. Es domāju, pareizi, Rīgā bija rīts, kad es iekāpu mašīnā, šeit jau ir diena, kamēr atbraucu. Jā, bet liels prieks man atkal šeit būt un redzēt jau redzētas sejas un vēl neredzētas. Un klausos, ko mani komandas biedri šajā projektā runā. Un arī tādi atslēgas vārdi pa laikam izlec no tā, ko es šodien gribu pastāstīt. Un šodien mums tā tēma ir par attiecībām. Par attiecībām un par saikni attiecībās. Un tad visu laiku tā kā liekas, no kuras puses ieiet, jo tā tēma tiešām ir tik ļoti svarīga un tik ļoti interesanta. Un tik ļoti bagāta ar visādiem piemēriem un visādām iespējām pagrozīt no visādām pusēm ieiet. Un es mēģināšu ieiet šajā pusē ar tādu metaforu, ko jūs prezentācijā tad redzēsiet, un es domāju, ka uzreiz arī labi sapratīsiet. Bet tas pirmais tātad, vispār jau cilvēks visu dzīvē dara, tāpēc, kad ir tāda vajadzība. Ja mums nav vajadzības, mēs neko nedarām. Ja mums nevajag ēst, mēs jau tā kā neēdam. Ja mums nevajag gulēt, mēs neejam gulēt, vai ne? Mums tā kā organisms, ķermenis ir tas interesantais biodators, viss fantastiskākais Dieva radītais instruments, kurš mums dod tos signālus dažādus un izmet šīs te vajadzības, kuras mēs tā kā sajūtam kā diskomfortus. Ja kamēr mēs esam komfortā, mēs nekustamies, mēs neko nedarām, bet arī tad, ja mēs ļoti ērtā krēslā sēžam, tad kamēr mums nav kaut kāds diskomforts atkal ķermenī ieslēdzies, mēs arī neceltos no tā krēsla. Bet šī te fizika, bioloģija mums ļoti labi parāda, kas tad mūs ieslēdz kaut kādai darbībai. Un ieslēdz diskomforts. Vai mums vajag uz toleti, vai mums sagribās ēst, vai mēs gribam siltumiņā kādam piekļauties, ja? Vai mēs gribam izstaipīt stīvo kāju, ja? Ir taču piedzīvotā sajūta, ka pēkšņi kāja paliek nejūtīgi, pilnīgi tāda trauksme ieslēdzās, tu liec augšā, tirinies, tev liekas, ka kaut kas tev tiek atņemts, un staipi un tirini to kāju, lai atgūtu atpakaļ to, kas tev ir, kas tev pieder šī brīdī, šajā gadījumā ķermenis, ja? Gribās pārvaldīt to visu. Nu, lūk, un tā tad šoreiz vairāk tas uzsvars varbūt uz to vajadzību būt kolektīvā, būt tajā lielajā savienojumā, jeb savienojumā ar lielo, ko mēs patiesībā arī saucam par Dievu, ja, jo
no turienes mēs nākam. Un tātad šī te vajadzība būt saistītam ir universāla. Visiem tāda ir. Nav neviens, kurš pateiks, nē, man jūs nevajag. Ja viņš tā saka, tad viņš ir ļoti, ļoti ievainots. Un viņam to vajag vēl vairāk. Un tātad saiknes trūkums sakrīt ar piederības, jēgas un dzīves mērķa trūkumu. Ja, tātad pa lielam ir tā, ka ja mēs jūtam, ka mums nav mērķa, mēs īsti nejūtam jēgu, kāpēc mēs te esam. Mums nav kaut kāda piederība pie kaut kā, pie ģimenes, vai pie partnera, vai pie kolektīva, pie darba kolektīva, pie draudzes varbūt, pie valsts, pie tautas, pie, piederība pie kaut kā lielāka, ja? Tas nozīmē, ka mums ir pārtrūkusi šī saikne. Un tur ir kaut kāds ievainojums pa vidu. Savukārt sajūta, ka ir saistība ar citiem, ka tu esi piesaistīts pie kaut kā, rada šo motivāciju, rada labklājības sajūtu, pašvērtību un spēcīgu psiholoģisko noturību. Un kas tad ir šī psiholoģiskā noturība? Tas ir tas, par ko Andris stāstīja, spēja pārvarēt tās savas negatīvās iekšējās lietas, šos izaicinājumus, šos kārdinātājus iekšējos. Ja? Jo viņi būs visu laiku, neatkarīgi no tā, ka mēs esam uzkāpuši uz kaut kādu garīgā ceļa, ka mēs jau esam kaut kādu ceļu nogājuši, vienkārši tie kārdinājumi nāks spēcīgāki. Jo te ir atkal tā fizika. Ja, jo mēs kļūstam kaut kur stiprāki, jo atsvarā tas kārdinājums nolikt no tās trases, uz kuras mēs stāvam, ja tas kārdinājums ir spēcīgāks. Ja pretējā gadījumā nav jēgas, nav jēgas iet milzim cīnīties ar skudru, ja, jo tur jau skaidrs, ka viņš vienkārši viņu nomīs. Tāpēc vienmēr ir tāds līdzsvars arī tajos iekšējos spēkos, tajos spēku samēros. Ja? Mēs varam pašķirt tālāk lapu. Un es atkal esmu joprojām šo te vajadzību piramīdu pietaupījusi, atgādināt, ja, ka tā tad arī jau Andris pieminēja, un atkal es atkārtošu, ka tad, kad bērns nāk pasaulē, tad vispirms viņš ir fizisks, mazulīts, 3,5 kilogramu, tāda mīļa paciņa, ja, silta, jauka. Un tieši šī te turēšana, patiesībā bērnām, tad, kad viņš piedzimst, viņam ir vienkārši 3 vienkāršas vajadzības. Un uz šīm 3 vienkāršām vajadzībām notiek visa tā, varētu teikt, psiholoģiskā vai psihes tāda iestatīšana, tā kā mēs tā kā iestatām to bērnu, kā viņš turpmāk dzīvē jutīsies. Un tas notiek caur ķermeni, ja? Jo viņš jau tā kā vēl neko īpaši nesaprot, kad es viņam tur saku, es tevi mīlu. Ja? Viņš jau to nesaprot. Viņš saprot tikai to, kad es viņu turu, ka es viņu pabaroju un es viņu neesmu pametusi novārtā. Un tad no šejienes ir tas, ka tā galvenā vajadzība, tad, kad mēs nākam šajā pasaulē, ir šīs te sagaidošās rokas. Ja? Satverošās, sagaidošās rokas. Tāpēc, kad bērns var ienākt kā pirmais, un tad, protams, viss ir ārkārtīgi priecīgi, un viss, kā jau pirmdzimtam, viss tur ir sagatavots un tā tālāk. Bet ģimene savā ceļā kuplinās, un bērns var ienākt kā 8. Un tur galīgi nemaz vairs nebūs šī pirmā sajūsma, kad jā, atkal istaba vēl viena un vēl kaut kas, un ratiņi ar visādām mantiņām tā tālāk. Mēs jau tā kā esam, tā kā saprotam, bija 1., 2., 3., tā 8. Baigi jau mēs viņu neplānojām, bet viņš ienāca, ja? Un šeit svarīgi ir tas, ka vienalga, viņš ir 8. vai 12. ir šīs sagaidošās rokas, kad arī tev
tajā mūsu saimē ir vieta būt. Ja? Un tas ir tas svarīgais, kad tu esi sagaidīts, turēts, pabarots, un tu neesi atstāts vienatnē. Un tas ir pirmais galvenais iestatījums, un to bērns katrs no mums to saņem tieši no tā fiziskā, ja, no tās taktīlās, tā pieskāriena, jo mums rokas ir ļoti, ļoti jūtīgi instrumenti, kā mēs varam nodot informāciju tuvām cilvēkam, starp citu, pusauģu vecākiem. Daži tagad noklausīsies, pusauģi arī zinās, ko ar viņiem dara. Bet tad, kad mans dēls bija pusaudzis arī ar visām adatām un visiem izlēcieniem, meklējot to savu identitāti, tad kā kļūt par pieaugušu, mums bija strīdi, mums bija konflikti, kas ir normāli. Un es tad mācījos pie vienas interesantas dāmas masāžu. Un viņa man teica viņa teica, nestrīdies ar viņu. Būs tikai sliktāk, jo parasti mēs tā kā izmantojot savu vecāku varu, uzspiežām, skaļāk pasakām, aizskaram, kā jau arī minējām visus tos piemērus, ja, un pēc tam paši nesaprotam, kāpēc mēs tā darījām. Un viņi saka, nestrīdies ar viņu, pat vispār var arī nerunāt. Bet tad, kad viņš kaut ko dara, piemēram, sēž pie galda, kaut ko tur raksta vai skatās, vai zīmē vienalga vai kā, pieeja no mugurpuses un sāc masēt plecus. Vienkārši masē plecus un nesaki neko. Un tu redzēsi, viņš pats visu sapratīs. Un ziniet, tiešām tā arī bija. Jā. Jo caur rokām, caur plaukstām mēs nododam bērnam to, ko mēs savās domās domājam. Tā ir kaut kāda tāda maģija, ja kaut kā tas notiek, bet tiešām tas ir pārbaudīts, ja, ka mēs tā kā nododam to patiesībā, ko mēs gribam nodot, jo vārdi mums vienkārši dažkārt aizmaldina pilnīgi ne tur, kur mēs gribam nokļūt tajās attiecībās. Lūk, jā, tātad fiziskais un emocionālais, mentālais, ja tās visas ir tās lietas, kur mēs pieaugam, sajūtam, sākam iepazīt sevi emocijām. Emocijas patiešām mums ir tā kā kompass, kurš liek mums saprast, kur mēs atrodamies, kāpēc mēs atrodamies, ar ko mēs atrodamies kopā. Ja? Un emocionāli ienākot ķermenī šīm te sajūtām dažādām, mums viņas vajadzētu mācīties apzīmēt un arī nosaukt, noraksturot un arī bērniem to mācīt. Ja? Jo tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta, un atkal tā notiek bērnībā. Ja? Tā kā, ja mums ir tas kontakts ar bērnu, ja mēs vērojam to bērnu, kā viņš uzvedās, kāda ir viņa grimas, ko viņa ķermeņa valoda saka, ja, tad mēs viņam varam pateikt priekšā, tagad tu esi saskumis. Ja? Vai atkal tagad tu esi pārsteigts, vai tagad tu esi sabēdājies, vai redz kāds tu esi priecīgs par to. Jo mums ir ķermeniskās izpausmes, bet ienākot šai pasaulē, ja mums nav neviens pieaugušais, kas tās nodefinē mūsu vietā vispirmām kārtām, tad mēs tā kā īsti nesaprotam, kā tas ir, kā mēs jūtamies. Ja? Un mums vajag šo pieaugušo, kurš mūsu vietā nodefinē, kā tu tagad jūties. Un tad tas ķermenī ierakstās, ja? Jo smadzenes un galva jau mums ir tai pašā ķermenī vien atrodās, tas nav nekas atsevišķs, vai ne? Lūk, un tad tas status, tas ir tas, par ko jau es arī iepriekš teicu, ja, ka mums katrā kaut kādā kolektīvā, kaut kādās attiecībās mums vienmēr ir kaut kāds status. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es šajā statusā, kad es esmu, tad es arī tā kā uzņemos atbildību par visu to, kas atbilst šim statusam. Piemēram, bērnam ģimenē ir status bērns. Tas ir viņa status. Ja? Un tātad viņš ir tas, kurš tā kā saņēmējs, jo viņš īsti vēl nezinu un
tādu, sevis aprūpi, sevis pabarošanu, tad status viņam ir bērns, bet bērns aug. Un viena no lielākām kļūdām, kas šodien notiek sabiedrībā, diezgan tā ievērojami, ja, ka mēs bērnu uzliekam kunga vietā, un viņš diktē noteikumus ģimenei. Un tā ir liela kļūda, tāpēc, kad viņš nezina, kas ir labi un kas ir slikti, ko vajag un ko nevajag šī brīdī darīt, ja, jo viņam nav pieredzes vēl. Un tad, kad mēs tā kā dancojam pēc bērna stabulis, tad patiesībā mēs viņa statusam piešķiram citus uzdevumus un citu atbildību, kas viņu savukārt iedzen trauksmē, jo ja pēkšņi viņam ir kaut kas jāizlemj un jādara, pieņemsim tur, arī droši vien esat piedzīvojuši to situāciju, ka bērnam tiek uzrīkot tāda ballīte, ka gan drīz vai prāta vētra brauc dziedāt, ja, un visādas dāvanas čupām sadāvināt. Viņa bērna nenobriedusī psihi nespēja to apstrādāt. Un viņš kļūst histērisks, ja, viņš nevar aiziet gulēt pēc tam, un viņa vai traucās augšā pa nakti, vai vēl kaut kā. Tātad viņš ir dabūjis pa daudz savam statusam. Ja, mēs katrs varam apstrādāt kaut kādu informācijas daudzumu, un viss ir jādod pakāpniski. Tajā skaitā arī telefons. Ja. Bērna rokās viedtālrunis konkrēti. Podziņa telefons, tas varētu būt cits jautājums, bet tieši viedtālrunis, ja, tas ir ārkārtīgi bīstams instruments, jo bērna psihe nespēja to apstrādāt. Un tad, ja viņš kaut ko dabū pātru, tad viņā sākās viss šīs te nepatīkamās emocionāli mentālās sajūtas, kā trauksme, ja, bailes, hroniskas bailes, ja, un nespēja tā kā kontrolēt jau savas vajadzības. Jā. Un tikai tad, kad mēs esam šeit tikuši galā šajos pakāpienos, tad mums var sākties tāda normāla, adekvāta un pareiza pašizpausme, kas nāk tieši no šīs dvēseles, no tā, tā kā varētu teikt, pasūtījumi, ja, kāpēc Dievs mūs šeit ir laidis. Ja? Tad dvēsele savienojās ar ķermeni, jo, lai dvēsele realizētos, viņai ir vajadzīgs ķermenis. Ja? Ja es kā dvēsele gribu šeit izpausties kā gleznotāja, tad man vajag šīs te rokas, man vajag acis, man jābūt ir spējai izšķirt krāsas, un tad es izkopju šo te mākslu savu gleznot un izpausties un radīt skaisto dzīvē. Ja man dvēsele ir nolēmusi šeit uz zemes kļūt par traktoristu, par lauku strādnieku, tad attiecīgi atkal man ir piemērots ķermenis tam pietiekoši stabils, drukns varbūt pat, ja, muskuļots pietiekoši liels, spēcīgs, ja, kurš āra apstākļos pietiekoši labi jūtās, lai tas, kas tur uz ārā tie darbi jāizdara, lai tie varētu tikt izdarīti. Ja. Un savukārt, ja es gribu būt skatuves mākslinieks, dziedātājs, tad man jau ir balss, arī man var būt kaut kāda vizuāla, kaut kāda vizuāls ķermenisks tāds pievilcīgs izskats ir. Ja, skatu, kas, kur cilvēks skatās, viņiem patīk to redzēt, dzirdēt un tā tālāk. Tātad šīs lietas, viņas jau ir saistītas. Balerīna nekad nepiedzims liela, drukna, spēcīga sieviete. Ja? Tātad, jo tāds nav viņas uzdevums. Viņai šīs lietas parasti ir saskaņotas. Un tā jau ir tāda priekšā pateikta jau atbilde, uz kuru pusi man skatīties, ko man dzīvē darīt, kā man izpausties. Kas sakrīt ar to man iekšējo dvēseli. Tāpēc, ka
Nonākot šajā pasaulē, kur mēs tā kā esam tā kā atrāvušies no tā lielā, mēs kā tā dievišķā mazā daļiņa šeit atnākuši realizēties tajā cilvēciskajā lielajā kolektīvā. Mums ir vajadzīgi kaut kādi instrumenti, kā saprast, ko es te daru. Ja? Kāpēc es te esmu? Un tad mums vienkārši ir jāsaprot, uz ko skatīties, kas ir tie priekšā pasakošie momenti. Tātad vispirmām kārtām mana fizioloģija, mana bioloģija, ja, kāds es esmu piedzimis pēc tādiem fiziskajiem dotumiem, arī intelekts, arī tā spēja apstrādāt informāciju. Katram ir dažādi. Ja cilvēks ir radīts lauku darbiem, viņam nevajadzēs apgūt kaut kādu raķešu zinātni, ja? Viņam pietiks ar to, ka viņš saprot, kas notiek dabā un kā tikt ar tām dabas lietām. Un no vecāka puses nevajag spiest ārā no viņa to, kam viņš nav paredzēts. Ja? Un savukārt, ja cilvēks ir tiešām radīts raķešu zinātnei, arī to varēs ļoti labi redzēt. Viņš jau bērnībā izvēlēsies dažādas grāmatas, pētīs visu kaut ko tādu. Starp citu, jā, no vēdām ir tāds paņēmiens, ka apmēram 5-gadīgam bērnam vajagot uz galda nolikt, un nevis speciāli, bet it kā tā nejauši, ja, nolikt grāmatu, naudu, tad kaut kādu, teiksim, nezinu, zobenu, kas tāds ieročveidīgais, ja, un instrumentu kaut kādu. Tur varētu būt, nezinu, skrūvgriezis vai šķērs vai kaut kas tāds. Un tad it kā tādā ikdienišķā rotaļā ļaut viņam izvēlēties, ko viņš paņems pirmo. Ja viņš paņems grāmatu, tad viņš ir intelektuālā tipa cilvēks. Ja viņš izvēlēsies ieročveidīgo, tad viņš būs vadītājs, jeb kareivis vēl tā saka, ja? Viņš būs tas, kas gribēs valdībā strādāt. Ja viņš izvēlēsies naudu, viņš būs uzņēmējs, viņš prasīs arī gaisu pārdot vai ledu Ziemeļzemē. Un ja viņš izvēlēsies kādu instrumentu, tad viņš ir tā kā amatnieks vai roku darbu darītājs. Ja? Un arī tas ir tāds labs veids, kā noskaidrot, uz kuru pusi to savu bērnu virzīt. Vai pašam sevi varbūt, jo ir tagad tik bieži, kad pieauguši cilvēki pēkšņi 40-50 gados drosmīgi maina savu profesiju, jo ir nometuši to lielo uzlikto pienākumu no vecāku puses, ja, piepildīt kādu vecāku sapni, un tad tā kā atbrīvojas no tā un saka, viss, es tagad dzīvošu savu dzīvi, es vienkārši tagad iekārtošu dārzu. Ja, audzēšu puķis vai taureņus tajās puķēs un tā. Bet, ja jūs esat redzējuši filmu, vienu no jaunākajām latviešu filmām, tāda ironiska komēdija Vecāku sapulce, tur viens no tiem personāžiem, kurš ir skolas dežurants, tāds čaļa izskata pieaugušais, tāds ļoti nobriedis čalis, jaunietis tā kā, ja, bet tāds izskatās vēl diezgan tāds čalīgs. Un viņš tur skolā ir dežurants. Un tur ir tāda epizode, kur viņam tā kā prasa, ka tu tā kā ko, tā arī neko neizmācījies, viņš saka, izmācījos. Kā, ko tad tu izmācījies? Pabeidzu ģimnāziju, un viss, tad atnāca strādāt te pa sargu. Viņš saka, nē, es pabeidzu tur vēl tādu un tādu augstskolu, dabūju tādu un tādu grādu. Ko tu te sēdi? Viņš saka, es pabeidzu, diplomu atdevu vecākiem, un tad izvēlējos to, ko es pats gribu darīt.
Ja, nu tā kā, jā, mums dažkārt tas ir tāds sabiedrības spiediens, ja, kad visiem tagad jābūt kaut kā šausmīgi izglītotiem ar cik tur tiem grādiem vai vēl kaut ko. Un neredz zem tā visa, neredz to patiesībā varbūt ārkārtīgi svarīgo mums visiem, nezinu, maizes cepēju, ja, vai viesmīli, vai pavāru, kuram acis deg, kā viņš grib kaut ko gatavot un citiem cienāt un dalīties ar to, ja. Nē, tā kā visiem tagad vajag skriet pēc diplomiem svarīgiem. Labi, un ejam tālāk, un te būs tā mana metafora, ja. Jā. Skudru pūznis. Tas ir par to lielo. Interesanti, kad es ar kādreiz klausoties tāds interesantu cilvēku lekcijas, tāds interesants, nu, tā kā skatījums bija no otras puses, kur tika teikts, ziniet, kā būtu, ja jums pateiktu, ka nevis skudra ir tas dzīvnieks, kas mūs interesē. Skudra nav nekāds dzīvnieks. Tas dzīvnieks ir tas pūznis. Skudra ir tikai tā daļiņa no tā visa. Līdzīgi kā cilvēka ķermenī. Mēs esam tā kā viens organisms, viens ķermenis, ja? Bet sastāv jau tas no šūniņām. Un katra šūniņa, varētu teikt, ir autonoma, bet vienlaikus viena ar otru saistīta. Neviena šūna nevar dzīvot savu dzīvi. Ja viņa sāk dzīvot savu dzīvi, tad mēs viņu saucam par kādām šūnām? Onkoloģiskajām, jā. Tātad viņa ir izrāvusies ārā. Viņas, pēkšņi ir ienācis prātā, ka viņa darīs visu tā, kā viņa grib. Bet veselīgās šūnas ir šis te pūznis, tā kā organisms. Ja? Un tur tā tad veidojās tāds mehānisms. Mēģināšu tagad to izstāstīt tā. Kā tad mēs darbojamies, kā šūnas organismā, jeb kā cilvēki kopējā cilvēku pūznī. Ja tā es tagad varētu lietot tādu vārdu nosaukumu, cilvēka pūznī. Tātad mēs piedzimstam, sākumā mēs esam kā ķermenis, mums tā dvēselī tur iekšā ir kā sēkliņa, bet tātad mums ir ķermeniski jāizaug, ja, lai dvēsele varētu tā kā atvērties un sākt lietot šo ķermeni savai izpausmei. Un tagad ir tā, ka tā dvēseles daļa ir tas gribu, ko es gribu darīt. Un tad tas gribu moments ir tā kā, mēs padodam signālu, atkal tas ir tā jāsaprot nevis ļoti tieši, mēs nesākam pīkstēt kaut kā, ja? Bet tā kā, tāds tā kā vilnis no mums iet. Ja, tāds tā kā domu vilnis izplatās par to, ko es gribu. Vai kādam ir kādreiz bijis tā, ka viņš kaut ko ļoti, ļoti grib, un tas pie viņa arī atrod ceļu un atnāk. Ja? Ir tāda pieredze. Mēs jauniešiem pat ir super. Man tāda pieredze pirmo reizi bija 2. klasē, es mācījos. Mums bija Ziemassvētku pasākums, ar loterejas principu apdāvināšanos, un es ieraudzīju, ka tai vienai meitenei, tajā loterejas dāvaniņā ir maciņš, kur iekšā ir naudiņa. Kaut kāds tas metāla, tajā laikā vēl rubļi tie bija. Un es tādu, kā es gribētu izvilkt to dāvanu. Tā man gribētos maciņš, tāds ādas smuks. Un es viņu izvilku. Es acīm redzot, tik ļoti sagribēju, tas iekšējais impulss bija tik ļoti spēcīgs, kad es izvilku to, es pat atceros 8. numurs tas bija, un es to dāvaniņu dabūju. Un tas ir par to, ka ja es spēcīgi kaut ko vēlos, ja, no manis, tā kā, kad mēs iemetam akmeni ūdenī, ja, aiziet tas vilnis, un viņš
kā lai pasaka, tā kā tieši tā lādēts. Tā, viņš kā magnēts pievelk tieši to, ko es raidu no sevis. Un tad, ja mēs zinām, kas mēs esam, kā dvēseles, kā dvēsele, ja mēs zinām, kas mēs esam, tad mēs diezgan spēcīgi to no sevis tā kā raidam šo te domu, tā kā tādu vilni, jo mēs par to domājam ļoti daudz. Pieņemsim, ja es gribu kļūt par frizieri, tad es ļoti daudz par to domāju. Mans vienmēr skats ir orientēts uz to, kā cilvēkiem vispār mati ir sakārtoti. Es varētu domāt, kā es varētu viņam pārtaisīt. Man liekas, viņam labāk izskatītos, ja tur būtu kaut kas nogriezts priekšā īsāks, vai ka tur vajadzētu paaudzēt, varbūt kaut kādu gaišāku šķipsniņu. Cilvēks, dzīves frizieris, viņš tā dzīvo. Viņš visur redz to, ka viņš varētu kaut ko, cik tur skaistāk uztaisīt to vai pielabot to. Un viņš ir pilns ar tādu, tā kā domu, un tā doma no viņa raidās tā kā tāds vilnis. Un viņa ceļi verās. Viņš satiek kādu pieaugušo frizieri, un viņš viņu tā kā paņem kā savu, angliski saka role modeli, ja? Kad tā kā, lomas pieaugušais, viņa, varētu teikt, pieaugušais, kurš kā paraugs, par ko viņš grib kļūt, jo katram mums tādu vajag sākumā. Ja mēs gribam par mums vienmēr vajag kādu pieaugušo, kas ir paraugs tam, kādi mēs gribētu būt. Bet mums vajag viņu kopēt, Dievs pasargi. Kopēt noteikti nē, bet mums vajag tikai to, ka viņš mums parāda to ceļu, kur mums būtu jāiet pēc tā sava piepildījuma. Lūk, un tas ir tas gribu, ja, kad es spēju padot signālu, ja es apzinos, ko es gribu patiešām, kas es esmu, man neviens neko nav iestāstījis citu, tad es spēju padot signālu, un tad tas varu, tas ir tā ķermeniskā daļa, kad es arī spēju, respektīvi to signālu es padodu tā kā uz augšu, varētu tā teikt, vai tam cilvēku pūznim, skudru pūznim, tai lielai sabiedrībai, ja, kurā es iešu izpausties. Tur es padodu to signālu. Un tā atbildes saņemšana ir tā signāla raidīšana atpakaļ. Un tad tur pa vidu mums ir ķermenis, kurš ir tā saucamā stacija, kas spēj nolasīt to, ko man atbild ārējā pasaule. Un tad tur mums parasti notiek tā, ja viss ir kārtībā, ja es zinu, ko es gribu, kā jau es minēju, pieņemsim frizieris, ja es esmu, un es raidu to signālu, un mans ķermenis kā šis signāla raidītājs un no otras puses saņēmējs pareizi strādā un spēj nolasīt arī atpakaļ nākošo signālu no tā pūžņa lielā, kuriem vajadzēs to frizieri. Ja? Ja tur viss ir pareizi, tad tas viss tā ļoti smuki strādā. Es raidu signālu un saņemu atbildi un protu viņu nolasīt. Raidu signālu un tādā veidā man veidojās tā klientūra. Ja? Viņi vienkārši kaut kur rodās pati no sevis. Ja? Viņa atnāk viens un saka, man kolosāli uztaisīja matus, un viņš pat varētu arī, jāsaka, neko neteikt. Viņš ar tiem matiem aiziet uz darbu, saka, kur tāds forša frizūra dabūja. Jā, man tur tāds baigi foršais frizieris, es arī gribu, un tā viņam tā klientūra veidojās. Ja? Viņš strādā, viņš raida šo signālu, no viņa iet šie konkrētie viļņi uz to cilvēku pozni vai skudru pūzni, un klienti nāk un klienti rodās. Un patiesībā nevajag nekādu reklāmu, un mēs ļoti labi zinām, ka vislabākā reklāma ir kāda. Jā, tieši tā. Saucamā, nodošana reklāma, kad cilvēki viens otram pastāsta. Lūk, bet ja tur kaut kas ir nogājis greizi šajā visā tā kā mehānismā, varētu tā teikt, ja? Tad jāmeklē, kur ir kļūda. Un kļūdas var būt tādas, kad es nespēju nodot signālu.
Un tas ir mazvērtības komplekss. Ļoti bieži. Varbūt dažreiz es pat zinu, kas es esmu. Es pilnīgi jūtu, kad, piemēram, es esmu, nezinu, tur ļoti laba medmāsa, bet kaut kādu iemeslu pēc es kaut kur esmu dzirdējusi kaut kādu šausmu stāstu par medmāsu, ja? Un man nostrādājas kaut kāds aizsardzības mehānisms, un es tā kā sāku sevi devalvēt šajā tēmā. Man liekas, es nevaru būt medmāsa, jo ja varbūt pašam cilvēkam ir bijusi vai bērnam kaut kāda tāda pieredze, kur viņš ir baigi nokļūdījies, nodarot pāri kādam, ja, un tad viņam iekšā sēž visu laiku tā atmiņa, es taču tik ļoti labi varu tur, nezinu, sameklēt ceļmalu lapas un uzlikt uz pušamiem un tur vēl kaut kā, bet vienreiz sanāca kaut kā slikti un iekšēji ir tagad tā devalvējošā programma strādā, kad es to nevarēšu izdarīt. Ja? Un tā ir tā mazvērtība. Un tad jālabo ir tur. Ja? Jānoņem ir šī te mazvērtība, jāstiprina šis jaunais cilvēks tajā, ka viņš var būt tas, par ko viņš ilgojās būt, par ko viņš sevi redz. Tad var būt tā, ka es nespēju nolasīt to. Es to signālu raidu, bet es viņu nespēju nolasīt un saprast. Un tur ir atkal stāsts par tām emocijām, pozitīvās, negatīvās emocijas. Ir kaut kādi bloki uzlikti, kad nedrīkst dusmoties, nedrīkst tur skumt par kaut ko, nedrīkst teikt savas domas skaļi, ja? Uzlikt kaut kādi tādi nedrīkst, un tad es sēžu, neko nesaku, un man sāk veidoties psihosomātiskas problēmas. Ja? Tas jau ķermenī paliek, iesēžās. Ja? Un mums tur sāk kaut kas sāpēt, vai dīgt, vai kņudēt, vai niezēt, vai trauksmē dzīvot un tā. Vai arī ir tātad šī te programma vai filtrs, kā, piemēram, labi cilvēki tā nedara kaut kā. Ja? Labas meitenes tā nedara. Vai tie un tie tā neuzvedās. Ja? Mums tā nav pieņemts. Un tad es dzīvoju ar to filtru, ar to programmu, ka, ja es kaut ko tādu ieraugu, tas nav pieņemami. Ja? Vai mūsu ģimenē visiem ir sarkanie diplomi? Un ja man nav tas sarkanais diploms, tad es vispār neko dzīvē nekam nedaru. Ja? Lūk, jā. Un tad aizējām uz nākošo slaidu, kurš arī ir kā pēdējais, kur varam uztaisīt tādu sevis diagnostiku ātro. Pavisam vienkārši. Ja? Tātad veselīga izpausme ir, kad saikne ir kā palīdzība. Es to izjūtu kā palīdzību. Ja? Tātad, ja es esmu saiknē ar kādiem kolēģiem, ģimenes locekļiem, draugiem, vēl kaut ko, es to jūtu kā palīdzību. Saikne kā spēku zaudēšana, tā ir traumatiska izpausme. Ja? Tā tad ir jau bijis ievainojums kaut kur, saikne ir pārtrūkusi. Un tie ir tie saucamie killeri, ja? kur mūs sāk kritizēt vai vēl kaut ko, un es šajā saiknē zaudēju spēkus, nevis iegūstu. Un tur ir jāsāk domāt, kas tur ir jāsalabo tajā saiknē. Ja? Tālāk ķermenis man ir kā templis. Es apzināti attiecos pret savu ķermeni, es rūpējos par savu ķermeni, es neēdu visu, kas pagadās, es nedzeru visu, kas pagadās, es kopju, vingroju, staigāju, visādi veltu uzmanību savam ķermenim, jo ķermenis ir ne tikai mans templis, ķermenis ir mans instruments, ar ko tad es varu piepildīt tās visas dvēseles vēlmes un vajadzības. Ja? Vai ķermenis kā izgāzt to? Visu, ko dod, visu es izmēģinu. Bāžu mutē, pagaršoju, uzpīpēju, visu kaut ko. Ja? Tātad tā arī jau būs tāda ievainota traumatiska pieredze. Aiz muguras ir atbalsts. To mēs pamēģināsim mūsu darbnīcā. Izbaudīsim ķermeniski, kā tas ir, kad man aiz muguras ir atbalsts. Vai aiz muguras man ir briesmas. Ja? Ir
man ir ļoti daudz cilvēku pazīstami, kuri nespēja nosēsties, nezinu, kafejnīcā kaut kur ar muguru pret durvīm vai pret logu. Ja? Viņš ir ļoti uzmanīgs, viņam šķiet, ka tur kāds atkal nāks un tur kaut kas var notikt. Ja? Nu, tātad aizmugure ir kā atbalsts vai aizmugure ir kā kaut kādas briesmas. Un dzīvīgums ir prieks, nevis dzīvīgums ir vaina. Tātad, ja es jūtos labi, ja man ir superīgi pa dzīvi, ja es esmu enerģijas pilns, es darbojos, es priecājos, es par to nejūtos vainīgs neviena priekšā. Ja? Ir tādas, man personīgi ir bijušas tādas sajūtas, ka tad, kad man labi sāk kaut kas iet, man pēkšņi liekas, jā, bet kā tad tur tai manai mammītei, vai kā tur, ko tie draudziņi man tur teiks un tā, vai man tur vajadzēs tagad, ko tur, jā. Nu, man jābūt ir priecīgām pašam par to, ka man ir priecīgi. Un tad es ar to prieku tālāk varu dalīties. Ja? Nevis es jūtu vainīgs, ka man ir labi. Tā nav veselīga attieksme. Ja? Jo mēs varam dalīties tikai ar to, kas mums ir. Ja mums kaut kas nav, ar to mēs dalīties nevaram. Un prieks ir tā enerģijas forma, kura rodās tikai tad, kad ir pārpilnība. Mēs nevaram priecāties tad, ja mums nav enerģijas. Ja, tā ir tāda ļoti spēcīga izpausme, un tad patiesībā ir pilnīgi vienalga, ko darīt, kad es esmu tāds priecīgs un tāda liekas, varbūt izkaplēsim tev to. Varbūt tu vari tā kā iedrošināt kādu, pateikt, nu, ko tev tur vajag izdarīt? Uz veikalu, ko tev tur vajag atvest no tā veikala? Es aiziešu, atnesīšu tev, ja tev tagad pietrūkst. Ja tev nav tā, ka, nu nē, es esmu skolotāja, es jau tur neiešu tad rakņāties par to tev dobu, ja? Man tā nē. Ja man ir enerģija, es varu būt gan skolotāja, gan palīdzēt tev dobu izrakt, gan pavizināt tevi ar katamarānu pa ezeru, ja? Tad es dalos, tā ir tā enerģijas pārpilnība. Ja man viņas nav, tad tur sākās visādas tās mīnus enerģijas parādīties. Ja? Nu, lūk, bet tad, kad mēs tiksimies jau praktiskā darbnīcā, tad mēs mēģināsim iziet ar dažādiem atkal uzdevumiem un aktivitātēm, lai pataustītu, kā tas ir. Kur var būt man kaut kas, ir tas, kas manī bišķi jāsaremontē. Paldies! Tā, paldies Santai. Tā. Mani sauc Inga Bite. Es daudzas funkcijas pildu šodien. Gan kā krēslu kārtotājs, gan galdu kārtotājs, gan arī kā vadītājs un arī darbnīcas vadītājs un arī uzstāties. Es, starp citu, nemaz negribu šodien runāt ilgi. Man liekas, tik daudz cilvēku, tik brīnišķīgi visu kaut kur izstāstījuši. Bet, protams, ir atkal 13 killeri, kas man ļoti aktuāli bijuši. Es viņus esmu izpētījusi tik dziļi, tik, kā saka, man vienmēr interesējas ir, ja, kā tas cilvēks top laimīgs no bērnības, vai kā īstenībā mēs kā vecāki būdam, vai es kā mamma personīgi, cik daudz es esmu mācījusies no savas dzīves, cik daudz esmu mācījusies, lai savā dzīvē kaut kādā vecumā vairs nepieļautu kļūdas, negribot, lai pēc tam mani bērni viņas pieļaus. Jo, kā es teicu, nav tikai māja, mašīna, mantojums, ticiet man, vai nauda no vecākiem. Mēs nemantojam manu. Mēs mantojam no vecākiem arī dvēseles un garīgās vērtības. Ir kāds, kas domā pretēji? Paceļiet roku, mācītājs, jūs varbūt nav tā, vai ne? Mēs arī iemācamies dzīves modeļus, uzvedību, mēs iemācamies, nu, jāsaka, paldies vecākiem. Jā, mēs viņus iemācamies, gribam vai negribam, tieši tā. Un jo vairāk kādreiz kaut ko negribam no vecākiem iemācīties, tad mēs tieši bladāts, mēs tieši tā arī daram. Tā. Un man viņi tiešām ir 13, tas skaitlis, tāpēc kaut kāda jocīga skaitlim tā nozīme. Un tikai īsi kritika, jā, mēs jau pieskāramies pie tā. Ja es cilvēkam aizrādīšu vienmēr, ka viņš ir sliktu izdarījis, ja, ka viņš nav izmācījies, vai viņš tikai dabūja 4 vai 6 10 vietā, ja, tas ir mēs principā kritika, tad mēs ko bērnam iemācīsim,
Jūs piedalāties, mēs iesim. Kritiķim būtu, jā, un īstenībā, kas ar viņu notiks, viņam pašapziņa, pašvērtējums augs. Nē, viņam tā tik, kā saka, Dieva dzirna smaļ mūžīgi, bet pamatīgi, lēnām arī, bet pamatīgi. Jā? Tā mēs viņu izaudzinām principā par cilvēku, kuram nav pašvērtējuma, un tās izpausmes arī var būt diezgan bēdīgas. Vainošana. Te bija tas skaistais vārds, ja, ka mēs ļoti bieži mākam vainot, tikai tāpēc, ka mūsu vecāki mūs ir vainojuši. Mēs esam no saviem vecākiem pārmantojuši. Un viņi pārmantojuši ir no saviem vecākiem. Ja? Tās tāpat kā tas slavenais piemērs ir, ja, kad... Meita savai mātei grib pajautāt, kāpēc tu to ruleti, ka tu vāri gaļas ruleti, kāpēc tu viņai nogriez tos galiņus visu laiku nost, un tad tu taču gaļu aizlaid postā, kāpēc tu to dari? Nu, viņa saka, man mamma tā darīja. Viņa aiziet pie vecās mammas, kura dzīve, viņa saka, kāpēc tu tai ruletei nogriez tā? Viņa saka, vecā mamma. Bet nevienam neienāk prātā īstenībā varbūt nopirkt, varbūt var garāku vai īsāku katliņu, saprotiet, ja? Cik mēs varam būt absurdi tādi, ka mēs nevaram padomāt, ka var pilnīgi rīkoties savādāk tikai tāpēc, ka mūsu vecāki tā darījuši. Ja? Un mēs ļoti vainojam. Un vainas apziņa un kauna apziņa, tās divas, redziet, uzreiz ir kaunināšana. Ja? Nu, manas paaudzes cilvēkiem vēl joprojām es saskārusies ar to, kad, es nezinu, kā jums ir, kaunu dalīja, tevis jau mājās nebija. Jūs esat kādreiz saviem bērniem tā pateikuši, vai Dieva dēļ nē? Kas tas ir? Kaunu dalīt tevis mājās. Īstenībā man bija tāds piemērs kādreiz. Es to darbu nebūtu dabūjusi pasūtījumu, jo es biju piezvanījusi tieši tajā laikā tam priekšsēdētajam kolhozā, ja tas bija, lai viņam sniegt pakalpojumu, Ziemassvētku noformējumu. Un es piezvanīju tad, kad viņš man teica viņam piezvanīt. Un es viņam piezvanu, viņš arī manos gados, viņš saka, nē, nu jūs, es pat to slikto vārdu nezinām. Viņš teica, jūs nu gan esiet uzmācīga ar savu piedāvājumu. Un es domāju, bāc, ko lai tagad dara? Vai nu man pateikt, nolikt klausulu un vairs nekad nezvanīs, starp citu, teica, vai ne, apvainoties un nekad vairs tos labos produktus nepiedāvāt. Vai es teicu tā, es saku, ziniet, man mammīt iemācīja vienu fantastisku lietu, priekšsēdētāju Gobas kungs viņš bija. Viņš saka, kādu? Es saku, būt ļoti neatlaidīgai un drosmīgai. Wow, viņš tā apklusa, es domāju, nu tagad būs vai nebūs. Un ziniet, kā bija? Bija un daudz vairāk nekā sākotnēji plānots. Tātad redziet, kā viens vārds cilvēks, viņš saka, nu uzmācīga vai vēl varbūt sliktāk ir, bet kā tas īstenojās? Ja? Tā, kad mūs iemāca kaunēties, paprasīt, palūgt mums māca, kaut gan mums ir jādara tas tieši, mums ir jāprasa, jālūdz, jāklauvē. Santa, tava arī tas viss, jā, Bībelē tā rakstīts, un vienalga mēs vainojam, mēs kautrējamies no tā, kas mums īstenībā, ko mums visvairāk dzīvē vajadzētu darīt. Neusticēšanās, jā, neusticēšanās, kur man ir tagad kontrole. Kā ir kontrolei? Pretējais vārds. Jā, absolūti. Ja, ka mēs kontrolējam, man ir uzreiz piemērs, dzīves piemērs. Ja, kad es, teiksim, savu pusaudzes dēlu, viņš iet kaut kur jau uz ballīti un varbūt iet ilgāk uz jau pusnakti, ja, tu tikai nedzer ar tiem draugiem, jo es zinu, ka viņš tur varbūt ar to draugu iet, kam patīk iedzert. Ja. Tur to Elvi tu eji, ja, bet ar to tu nē, jo tas tā kā jau sākās salīdzināšana. Iedomājieties, jau otrais killers, ja. Un ja tu viņam pasaki tā kā svētību, ej, es tev uzticos, es zinu, ka tevīm viss būs kārtībā, tu izdarīsi vislabāk, kā tu šobrīd vari izdarīt. Kā jūs domājat, kas ar viņu notika? Viņš atnāca mājās laicīgāk. Es no rīta viņu neprasīju, cik tu izdzēri, kā es citreiz biju darījusi. Viņš sēdēja, ēd brokastis, nu, acis bija drusciņi piesarkušas. Ja varbūt skats tāds drusciņš saņurcīts bija, un es neko neprasu, es tur dziedu, mazgāju traukus, viņš tur ēd brokastis. Mamma, vai tu nemaz neprasīsi, kā man vakar gāja, cik es izdzēru? Es saku, nē, man neinteresē tas, es tev uzticos. Un ziniet, es apraudājos, viņš izstāstīja, nemaz daudz viņš nesot dzēris, viņš atšķaidīs tur vienu kaut kādu rumu ar kolu, bet viens draugs gan bija piedzēries, viņš viņam palīdzējis tikt mājās, un viņš iedomājieties, un es sāku raudāt. Un bērns pastāstīja to, ko es nebūtu uzzinājusi, ja es viņam būtu sākus uzdot šos kontrolējošos jautājumus.
Un es raudāju, un viņam ar asaras acīs, un mums attiecības uzlabojās. Tie ir tādi dzīves piemēri, ja, kad iedzīvini to teoriju, ko tu esi atvēris, ko tu mācies, ka tu aizej mājās un uzreiz mēģini iedzīvināt. Tas nav viegli, es jums godīgi saku. Jo gribas to mutu atvērt, ka man ir taču taisnība, ja tai mātei, bet lai tev ir 100 reiz taisnība, bet klusē un smaidi un dziedi. Un viņš pats viss izstāstīs. Un tu redzēsi, ka tavs bērns ir labāks, nekā mēs patiesībā domājam. Ir tā, jaunieši? Varētu tā būt. Vecāki gaužām viņi pa mums domā sliktāk, nekā patiesībā mums ir. Tāpēc, ka mēs pēc savas sliktās pieredzes būtam tādas ainas, ja? Īstenībā paši, ko mēs esam darījuši jaunībā. Jā, nu tāpēc ir tās aizdomas. Es nebiju baigi pareizā meitene pusauģu gados un lielā. Tēls man ir 1000 reiz priekšā. Es nemaz viņam visu netaisos stāstīt. Un tas nav vajadzīgs īstenībā. Ja, ejot strauji uz priekšu, pārmetumi ir vispār mans mīļākais pārmetums. Ja, jo tas vārds vien tā kā pārmet. Ja, ka tu esi tā kā gudrāks. Es taču teicu, ka to krāsni var kurināt šitā, vai es taču teicu, ka šitā te varēja jau labāk, vai kāpēc tu tieši tā tik slikti izdarīji. Ja? Tas jautājums jau vien ir tāds, kas liek sarauties. Ja? Kontrolējošs, pārmetošs un galvenais, ka viņš neko nerisina. Tajā vietā ir fantastisks vārds, varu jums uzreiz pierakstīt, varbūt arī darbnīcās mēs, ja? Kā tu gribētu šo lietu risināt? Bērniem pajautāt. Es domāju, ka jums bērni izstāstīs brīnumu lietas un jūs beidzot sāksiet sarunāties kā normāli divi cilvēki, jau kā drusciņi pieaudzis, cik nu pieaudzis bērns savā vecumā, bet jūs noteikti būsiet pagājuši solīti priekšā savā pieaugušā statusā. Ejam uz priekšu, nav daudz laiku runāt, stāsts. Un tagad ir bērns, viņš ir izveidojis tādu teoriju, kad īstenībā ir 3 ego pozas statusi. Ja? Jūs noteikti esat kaut kur dzirdējuši, ir bērns, pieaugušais un vecāks. Ja? Un kā jūs domājat, kurš ir pa vidu? Vai kā Bībelē rakstīts, mīliet Dievu augstāk par visu un tuvāko kā sevi pašu. Un tas ir tā pa vidusceļu. Ne augstāk, nemāk nevienu cilvēku. Ja? Kurš ir? Nē, pieaugušais. Jā, viņš ir bērns, tāpēc, ka viņš ir bērns, viņš pieaug. Bet ļoti bieži tieši pieauguši cilvēki savā vecumā jau krietnā viņi ir pieauguši ķermenī, bet staigā emocionāli mazu bērnu drēbītēs. Un tā viņi tur tā visādi tās lomas spēlē. Un tagad viens piemērs no ģimenes tieši, kad mammīte aiziet ar draudzenēm izklaidēties, beidzot, jo mazulim ir 3 gadi dēliņam un atstāja viņu vīram. Un aiziet viņu uz ballīti, atnāk vakarā mājās, nu, un tagad ir tā, ka tā zupa nav tikai netīros traukos izlietnē, bet viņi jau ir uz dīvāna vai uz paklāja, ja suns varbūt guļ blakus dīvānā un nosiekalojas tur, kad viņam nav atļauts dīvānā būt. Vīrs pavadīs ar bērnu vai tētis ar bērnu fantastiska lauka trauka nemazgāta, istaba sārdīta. Ja? Un kā jums liek? Tāda perfekcionists, starp citu perfekcionisms ir viena lieta, no kā vajadzētu izvairīties. Tur viņš pie killeriem bija. Ja? Kā jūs domājat, ja viņi būs tādu autoritīvu mammas lomu ieņems, kā viņi uzvedīsies atnākot mājās? Nu, viņas drīzāk teiks, ak, Dievs, es pat nevaru aiziet izklaidēties uz 3 stundām, es atnāku mājās ir elle, un pasties, kur jau ir pat tepiķi iesmērēta putra jau, nu kur nu vēl trakāk, ja? Un īstenībā viņa var būt arī tāda mamma, vecāka loma ieņēmusi, ja, kura ir, vai bērna loma ieņēmusi, ja, visādas lomas var ieņemt. Bet kā jums liekas, kā jūtās tas pieaugušais vīrietis, tēvs un viņas vīrs un bērns, ja viņi šādi uzvedās? Ja, ka viņa nenovērtē situāciju, ka viņi varētu būt tīri labu laiku pavadījuši. Kā jūs domājat, kā viņi jūtās kādā lomā? Kā viņi jūtās emocionāli? Nu, visi piedalieties. Jā, abi divi viņi sajūtās kā bērni, kuri nosodīti ir, un gan vīrs, gan tas bērns arī saprot, nu nav, atkal tas pats, jā. Kaut gan viņi varēja īstenībā uzvesties daudz savādāk, tas labs piemērs. Un tad vēl no pieaugušo dzīves ir tāds labs piemērs. Mēs tās lomas mainām, dažu stundu laikā, un citreiz dažu sekundžu laikā, dažu minūšu laikā, kad, teiksim, ir pieaudzis cilvēks, sieviete vai vīrietis, teiksim, es braucu uz darbu, man ir mašīna, man ir labs darbs, kur es mīlu. Man ir viss šodien spīd saule un uz satiksmes negadījuma nav, tur nav sastrēguma, es esmu laicīga, es jūtos kā pieaugusi sieviete, es esmu ļoti priecīga, manas domas ir skaidras, es esmu laimīga. Es aizbraucu darbā un tur satieku savu priekšnieku, kurš ir varā augstāks.
Un viņš saka, klausies, sapulce jau tikko sākās, davai ātrāk, tu paņēmi to līdzi, viņš sakontrolēt, ja viņš īstenībā ne kā pieaudzis, bet kā vecāks, ja. Viņš vēl statusā ir varu augstāk par mums, ja. Un kā mēs sajūtamies no tās pieaugušās sievietes pēkšņi? Kā bērni. Mēs sajūtam spiedienu, mums sākas trauksmes, sirds sākas izties, mēs izjūtamies arī vainīgi. Vai ne? Mēs sajūtam vainīgi un kaut kādu kaunu. Es taču tiešām nokavēju tikai 1 minūti, bet sūdīgi, galīgi jūtos, kā veselu dienu darbā nebijis. Okay? Ja? Iedomājieties, bērnu pozā mēs varam apmainīties, un tad mēs aizējam uz departamentu, kur mēs esam vadītājs. Un tagad mēs varam pa pilnu programmu izbaudīt tā vecāka autoritātes statusu. Atkal grafiks nav izpildīts, Jāni. Nu, tu atkal esi nokavējis, tur 3 punktus vajadzēja, bet tev ir tikai 1,5, ja? Un tu, nu, kur mēs sekosim plānam? Viņš izpaužās, kā atkal pacēlis sev augstāk ir, ja? Par visiem pārējiem darbiniekiem. Nekā pieaudzis vadītājs, bet viņš ir ieņēmis tagad jau to 3. pozu, ja? Tātad pieaugusi tikko biju ķermenī, bet aizgājusi darbu un nomainījās darba apstākļi, cilvēki apkārt. Un es izspēlēju šīs 2 lomas, kā Ēriks Bērns raksta. Viņam tālāk. To jau es izstāstīju, ejam vēl tālāk. Jā, man patīk arī šīs bildes. Es nemaz vairāk par šo arī nerunāšu, mums arī vairāk nav laika. Varbūt būs kāds piemērs, varbūt kāds jautājums. Jā, par tiem vecākiem, jo mēs esam vecāki un mēs esam ģimeni, ja? Un arī par bērnu. Ir bērni, kur ir tie dabīgie bērni, kuri spontāni radoši, un viņai kā pīlai ūdens, ja? Viņa vecāks tur kritizē vairāk vai mazāk, viņš tomēr ir piedzimis, kā mēs pagājušreiz par motivāciju bijām, ja? Ka viņam tomēr tā drosme ir pārāka, un viņu enerģiju nevar tā salauzt, un viņu to motivējošo faktoru vecāki nevar salauzt. Bet ir bērni, kuru ļoti viegli var salauzt, tur pāršķirt par tiem bērniem, ja? Vēl pie bērniem, kuri bērni, tas pielāgotais bērns, kurš ļoti pakļāvīgs, bailīgs vai pārāk pielāgojas citu prasībām. Ja? Šis stāvoklis izpaužas, ka cilvēks cenšas izpatikt citiem, izvairās no konfliktiem vai jūtas ierobežots. Un šis stāvoklis tāds, kad ir pieaugušie bērni, viņš ir pieaudzis un viņš nevar pateikt nē, tur jau ir atkal robežas, vesela tēma, ja? Jo viņam liekas, ja viņš pateiks nē, viņu vairāk nemīlēs. Un tas jau ir iemācīts no bērnības, jo viņš ir bijis pakļāvīgais bērns, kurš neuzstāja. Mama, tev šoreiz nav taisnība. Mamma uzstāja, ja? Un viņš apklust, un viņam sāk kaut kādā brīdī arī pieaugot, viņš vairs nevar iniciatīvu pat izrādīt, ja? Ka viņam ir bail. Ja viņam pateiks nē, ka viņam uzreiz sajūta iekšā, kad viņš nav pieņemts un viņš nav mīlēts. Ja? Tas ir, no tā ir ļoti, ļoti jāuzmanās tieši no tiem pārmetumiem, kritikas, kas izveidojas bērnā sākotnēji un kas notiek ar viņu pieaugušu. Un tieši tāpat tās ir ar vecākiem. Ja? Ir tādi vecāki, kuri pārņem tā vara ļoti liela, autoritīvi, sevišķi tās mammas, kas ir perfekcionistas, ja? Tas man tāda mīļākā tēma, ja? Tā mamma arī, kas, ja? Ļoti grūti viņai pašai dzīvot ir, un arī bērniem, ticiet, es to ļoti labi zinu, tāpēc, ka es pati kādreiz tāda biju, tad tie bērni kā zem lupas tiek pētīti, ticiet man, viņi ļoti, ļoti slikti jūtās ar tādu mammu. Viņi, protams, mammu ļoti mīl, bet viņiem ir ļoti grūti atrasties viņas klātbūtnē, jo tas perfekcionisms ir ļoti egocentrēts, viņi prasa tādas prasības no citiem, ja, kuras cits varbūt kādreiz nekad dzīvē negrib, nevar izpildīt, saprotiet? Tā par to perfekcionismu ir vesela tēma, kur varētu runāt, varbūt šodien kādam interesēs, kā no viņas ātrāk tikt prom. Lūk, uz priekšu. Jā, un atkal ir tā, ka mums ir jāņem savi telefoni, un vai nu caur kameru, bērniem ir savs, laikam vecākiem ir savs QR kods, un bērniem ir savs, kur atkal jāatbild uz jautājumiem, lai mēs pēc tam varēsim izvērtēt, kā šādas nodarbības, teiksim, uzlabo vai pasliktina jūsu uzvedību un dzīvi, vai padara laimīgākus, vai padara nelaimīgākus. Jo jūs pēc tam varēsiet mūsu sociālos tīklos arī redzēt šīs pašas tā kā atgriezeniskās saites, ja, kā jūs esat visu to pasākumu novērtējuši droši. Ja? Un atbildiet lūdzu godprātīgi, labāk kā ir, nekā vajag. Jo tas tā kā labāk rezultātus arī nākotnē dos gan projektu rīkotājiem, gan īstenotājiem. Okay?
Paldies jums, ka skatījāties mūs. Un uz nākošo reizi 14. jūnijā, kur būsim mēs un būs priesteris Guntars Skutels, Inga Bite un Santa Ķempele.